Cheers! Cheers! Es skatījos uz... Priekā. Nedaudz ieslēdzās tāds anxiety par to, vai es filmēju šo. Girl! Tev bija pilnīgi tāpat iepriekšējā reizē, ne? Neatceros, ko mēs darām. Mēs vienkārši tā kā... Jolo? Es aiziešu pārbaudīt. Okay. Tas tāpat kā ar gludekli. Tu nezini, vai tu izpraudi. Vai nā tu taisnotāju? Jā. Labi. Sandra, be careful. Man vajag uzlikt kaut kādu mūzīku, kamēr tu dodies. Filmē? Jā. Labi. 3 minūtes. Jā, čīt. Paldies. Nē. Labi. Draugi, labākie draugi. Draugi ir labi. Mīļumiņi. Kāds mums vēl bija viņiem uzrunas? Mazie Draugi. bučukiņi. Esiet sveicināti nobīdes trešajā sezonā. Trešā sezonā. Paga. Te ir kāda aplausa, kā jums šķiet? Tu neieliki aplausus? Neieliku aplausus. Ai. Es domāju, ka tie var būt mūsu aplausi. Okay. We are back. Jā. Jums likās, ka mēs neatnāksim, bet mēs atnācām. Rose from the dead. Jā. Jā, tātad būtībā. Es jūs visus apsveicu, apsveicu ar 3. sezonu. Es apsveicu ar to, ka es neesmu aizgājis prom no šī podkāsta jau 2. reizi. Jo mēs visi zinām, ka Bija grūti. Jā. Jā. Bija bedres. Bija akmeņi. Gan virs, gan zem ūdens. Jā, bet būtībā, jūs jau zināt, kas ir nobīde. Lielākais šīs sezonas labums ir tas, ka mēs esam video formātā. Mēs šobrīd mājam tiem, kas skatās YouTube. Un vispār es nedzirdēju daudz reviews pēc mūsu tā vasaras starpbrīža. Kā es dzirdēju, ka daudziem patīk, ka mums ir video? Pastāsti. Ko man pastāstīja? Paula, mana draudzene Paula, šādās Paulai, viņa teica speciāli, ka viņai patīk, ka viņai ir video, jo viņai tāds sajūta, ka viņa vienkārši var piedalīties sarunā, ko vispār mums daudz ir teikuši. Jā. Ka vienkārši var piedalīties sarunā, klausīties sarunu, bet tev nav jāiesaistās, tu vienkārši skaties. Un arī skatīties ir interesantāk, jo Artur, bet ir interesantāk, tāpēc, ka es lieku visu kaut kādus vizuāļus fanu klāt, tā kā mēs runājam. Jā. Piemēram, tagad es varu šeit uzlikt 2 boobies. The boobies are there. There goes Jā. monetization. Bet mums tāpat nav viņa. Jā. Bet jā, tātad būtībā mēs esam kļuvuši bagātāki. Vai teikt, ka mums šo sezonu ir full-time job visiem? Jā. So. Full-time jobs un full-time studijas. Oh my god, jā! Look at us! We're back! Oh my mēs god! esam pirmajā sezonā tikai, bet šis ir no budžeta podcasts. Jā. Šis ir anti-budžeta. We have grown. Bet Buy Me Coffee still active, so... Man bija piekdiena alga, bet es jūtu būtībā sestdienas svētdienas ietekmi uz savu mociņu. Ir tikai pirmdiena. Jā! Mīļais, mēs tā pašā man vaļā sestdien, bet vēl es tam tiksim. Bet to tātad, kas būs citādāks šajā sezonā, un to jūs jutīsiet. Un, tad jau redzēsim. Bet let me add, new season, the old us. Varbūt ne tu. Artur, viņam ir cits personība. Ja tie, kas skatās video, Arturs cits cilvēks. Like, old Artur can't come to the phone. No, he can't. Bet labi, es domāju, ka mēs varam sākt. Ok, tā. Letīcija, zini, mēs šodien, ko mēs darām? Macam! Tas ir mūsu Čakielas moto. Jā, tā kā jūs bijāt nedēļas nogalē, jūs kāds 5 reizes to WhatsAppā bijāt audio ierakstījuši. So I kinda got that. Jā, ļoti labi. Jūs bija šīs priklos kaut kādas bildes ar to mazo cepurīti, kaut kāda cepurīti bija. Tā kā es viņš sēžu mājās, bija pie vecākiem. Mēs Ivarā sūtījām macam audio. Vai arī, es nezinu, vai arī otrā banča kaksākars čatā, bet kaut kādā čatā jūs to likāt.
Jo es šo esmu dzirdējusi. Es esmu šo dzirdējusi. Vai kuros private stories, I don't know. Tur varētu būt, jā. Var būt Tā private varētu būt stories. close friendos. Bet Es varētu inkasēt cilvēkiem Vienkārši naudu par to, lai viņi ir manos close friendos. Jā. Tā ir biznesa ideja. Jā. Bet es zinu, ka daudzām slavenībām tā ir. Oh my god. Jā. Tā kā, but maybe let's think about that. Jā. Jā. Bet mūsu tāda Šakielas moto pagaidām ir pēderastu dzīve. Un maucam. Naudzam! Ārprāts! Ārprāts. Forši? Forši! Ok, Latīcija, stāst. What's up? Kas ir noticis par šo What's poppin'? mēnesi? What's Jā, poppin', my kamēr pussy? mēs neesam tikušies. Kamēr mēs neesam tikšies ar tevi. Jā. Bet, kamēr mēs neesam tikšies ar mūsu mazajiem bučkiņiem, es gāju cauri savai galerijai, kas ir tāds labs life hack, ko es no tevis iemācījos, starp citu. Pirmā lieta, ko mēs ar Santu Bušbēbi izdarījām uzreiz pēc ieraksta nobīdes, mēs bijām influencer pasākumā. Jā. Look at us. Look Jā, at us. Santa man kā savu momager paņēma līdzi, un mēs bijām tur. I would say a flop. Jā. Varēja būt labāk, īsti nepatika tās telpas, tā izstāde was fun, bet tur tik ilgi runāja tas vīrietis, mākslinieks un... Un krieviski mēs nesaprotam. Un pēc tam, kad viens sieviete sāka teikt, ka viņš runā krieviski, tad viņa sāka viņu tulkot. It was weird. Jā, tas bija tik dīvaini. Viņš tā ir izstāde mākslas darba, un tas mākslinieks runā par to savu mākslas darbu izstādi, bet viņš runā krieviski. Un kaut kādas 15 minūtes jau runā. Pēkšņi kaut kāda sieviete bez mikrofona. Piecījās, viņa saka, viss nesaprot krieviski. Es patulkošu. Tas ir privāts pasākums. Jā, es patulkošu. Viņa sāk bez mikrofona tulkot. Obviously, neviens nedzird, tā ir milzīga telpa. Viņai iedod mikrofonu, tas mikrofons nestrādā. Viņa tāpat runā, un viņa tā kā runā pāri viņam. Un tas vienkārši bija cilvēks, kas sāk iet prom. Also, tajā pasākumā bija Liena Šamas. Jā, queen. She was such a queen. Viņa mums jautāja, vai tur bija treps otro stāvu. Viņa bija pie mums jautā, vai tur augšā var iet. Mums tāds, laikam nē, mēs nezinām, bet tur varēja iet. Tur varēja iet, un viņa... We lied. We lied to Liena Šamase. Jā, we lied to Liena Šamase. Jo tur varēja iet, un mums bija tāds, nē, tu nevar. Jā. Yeah, bet also, atbildīšu, influencer pasākums so weird, jo tā kā tu zini tos cilvēkus, un jūs redzējis, bet jums nav tādas, tā kā tu nav tā, ka te pie visiem tā, vismaz mēs tā nedaram, jo fucking weird, ka te pie visiem tā, čālā, nu tā kā tu tieši tā kā ir pilns cilvēki. I do that. Jā, mēs tieši runājam, tā kā mēs tur bijām, mēs teicām, Arturs would thrive. Jā. Viņš visiem liktu savu pieskot Instagramā, viņš visiem apmēģinās ar numuri. Es domāju, ka tu, un tu pēc tam tos cilvēkus meklētu Bīrielā. Un tu iztur pievienot. Jā, par Bīrielu taisnība. Tā man notika pēc. Es pēc tam pastāstīšu. Bet ja tagad atnāks Bīrielis, es nevarēšu viņu uzņemt. So sad. So sad. Labi. You will be fake. I will... Nu, kas mēs paliksim ilgāk, lai tur uztaisītu? Vienkārši sēdēsim te visu nakti. Jā. Kamēr atnāks. Labi. Jā, tas bija interesanti. Tad vienkārši wanna state the fact that the queen died. Hashtag rest in peace, girl. Oh. Tu gribēji to? Jā. Paldies. Bet, jā, rip girl. Fakt. Okay, lūdzu, nedara tā vairāk. Let's move on. Tad biju ar Arturu, Paulu un vēl, nu, mēs vienkārši bijām Salon Disco pēdējā, kas bija ārtelpās. Un, bet tas bija tā kā a flop arī, bet tad mēs aizgājām uz M-darbnīcu. Wasn't a flop. Vai es varu tā kā šeit uzturpināt, ko es darīju tajā Salon Disco? Nē, tas būs par gari, tu vari to sasīt savā segmentā. I'm sorry, man vajag No. apsādināt šo, bet vai tāds disko cepurīti stūrīti ir tā, kas mums bija uz galvas WhatsApp bildēs? Jā, mēs viņu paņēmām līdzi, tas ir mūsu bērniņš, tagad mēs viņus ņemam līdzi. Oh my god, man kāds jūs ielauzāties šajā studijā, kamēr jūs bijāt pāli un capačajāties ar to cepuri. Santa, tas bija pārsteigums. Tas bija pārsteigums. Oh, I'm sorry. Jā, labi. Okay. It's a little bit mess right now. Jā, es atklāju jaunu vietu, M-darbnīca. Un tajā tur bija such a cool people, bet arī tādi, viņi visi bija tādi bučiki, mīļā, kur tu biji, es tevi nesu redzējusi sen. Nu, tādi cilvēki. Jā? Man tā patīk parasti. Tā, tur bija Evelīna, un mums bija exactly the same interaction pirms mēs ar Paulu un Betu sapratām, ka tur ir tādi cilvēki. Bet tur bija arī Justs, Santa, trigger warning. I love you. Heartbeat! Bet es gribu uzlikt. Pagaid.
Mēs esam. Santas, Jā, es gribu kā tu Santas viņu paklausīties. atradīsi? Tagad Viņam- gada, kā viņš jau var saglabāt. Backstories tiem, kas nezina, kaut kad iepriekšējās nobīdes sezonā mēs vienu dienu pirms ieraksta uzliku austiņas uz pilnu skaļumu un dziedāju līdzi. Un es domāju, ierakstīt, kā tas izklausās, ja es dziedu līdzi. Un tad mēs to klausījāmies nobīdes šis? laikā. Nē, Nē. bet bija kaut kas, I feel it in my heart. Tātad raksta Nu, tu nekad neatradīsi kaut ko tādu. Mēs tērējam vienkārši lieki laiku. Tu vari vienkārši meklēt, turpināšu runāt, un tad Jā. man apstādināt. Jā. Tas ir no pirmās sezonas. Lūdzu, atskaņo arī to. I want you to stay, feeling your heartbeat. That's what I want. That's what I need. Feeling again that you're breathing with me. Feeling your heartbeat. Amazing. So good. So good. Paldies. Beautiful. Jā. Jā. Un- Darbnīca. M-darbnīcā es noķēru jaunu trendu, uz kuru mēs vēl varam paspēt uzlikt, jo es arī sestdien redzēju. Tie spieķi. Jā. Cilvēki tagad Jā. lieto spieķus kā trend. Nē. Jā. Es redzēju, tur kaut kādus 3 cilvēkus spieķiem, tad mēs bijām sestdienā arī redzēju, kā vīrieti. Bet tā kā viņiem ir tāds, forši. bet viņiem ir tā kā, nevis tā kā omīts tās spieķis, bet tāds Tā kā kungam? Tā kā rich kungam, kam pieder. Bet nevis Siguldas spieķis. Nē, Ne nē, tāda Siguldas. tipa. Bet Tā kā tas ir tāds prakā vīrietis, tad Jā. spieķi, kur ir kristāls galā. Jā. What's happening? Jā, so stay tuned. H&M spieķu kolekcija. Oh. Tad mēs bijām Evelīnas Pink Party. Jā. Arī a flop. I said it. Kind of was. I said it. A flop. But, Not for us. not for know? us. Jā. We had fun. Jā. Also, bet mēs tur interaktojām tikai savā starpā. Vismaz Es es tā nevaru teikt par interaktoju tikai, jā, sevi. nu, kā parasti, bet es interaktoju tikai jums, man liekas. Un Es arī. bišķiņi minimāli tiem cilvēkiem, bet tur Jā. arī nebija tādi brīži, tā kā, kad tu pieeji pie... Zini, trūka aktivitātes. Aktivitātes, kas vairāk ir nevis sēdēt pie galda un runāt Vai visiem. dejot. Vai dejot, bet kaut kāda. Jo also tur nebija telpa dejošanai, man liekas. Tā kā Arī. visiem bija vajadzēja tādā muciņā tur kustēties. Jūs bija vai nu pie galda, vai nu ārā pie ūdenspīpēm. Jā, bet I would say a nice addition bija tās ūdenspīpes. Man patika, ka viņas Jā, tur bija. Man jā. patika, ka Jā. viņas bija Jā. ārā. Un tā bija laba vieta, kur runāt ar cilvēkiem. Jā, Tā bija laba vieta, jā. kur Jā. runāt ar Also, cilvēkiem. nevarēja domāt, cik daudz Evelīna samaksāja par to. Jo Es domāju, ka- kokteļi tur Nē, maksāja es kaut domāju, kādā mīļais, ka 80 eiro. viņa tas bija Sadarbībā kaut sadarbībā kā. jo viņi Jā. pēc tam stāst, viņai tie stāstos, tā kā bija, es šeit biju tad un tāda, un es makes zināju, sense. la. Ok, jā. So es domāju, ka viņai tur bija varbūt kaut kādi 50% jāmaksā. Nu, neiedzināsimies tajā. Daudz laimes dienā. Kas tev šodien iediem? Tā skaņā. Meiteņu toalete? Meiteņu. Oh my god! You did not. Look at this, you're so I sneaky. did. Vai kā ir tas? Tas ir zila rozā. Oh my god! Es izmantoju visus mums konkurentus. King. Labi. Cancel them. Vienkārši tāpat. Tad bija vēlēšanas. Voted. 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 Visi par to vienu lietu balsojam, ne? Jā. For the gays. For the gays. For the gays. Vai man apmierina rezultāti? Nē, bet varēja būt sliktāk. Varēja Protams, būt varēja būt sliktāk, sliktāk, jā. varēja būt sliktāk, un es priecājos par to, kas arī sanāca. tomēr. Jā, bija norma. Gaidu īstenībā, kas būs ar to Gloriju, Jā. kas tur beigās būs ar viņu, jo viņi samaloja. Es nezinu, vai tu Zinu, Vot, dzirdēju viņi ziņās, jā. samaloja par savu darba vietu. Queen- un Honestly, izglītību. Queen. Es Queen. tieši gribēju tā kā ierakstīt Twitterī, tā kā Queen, I would do the same. Ah. I love lying. No, you love life, Īpaši bet- darbā. Īpaši darbā. I love lying. Bet- darbā. Atceries, Centrālajai savā priekšā vēlēšanu jautāju komisijai. par tavu podkāstu. Jā, So, es nedošu. Es gan savai Fox priekšniekam Consulting, pastāstīju. ja jūs šo klausāties, stop. stop. Ok. Ok, es turpināšu. Tad biju uz Don't Worry Darling premiere, kurš bija event it in itself. Not a flop of Slay. Slay.
No tā arī tapa mans populārais TikToks. Jo mēs atnākam uz premjeru kopā ar Andu, šādāds Andai. Un nevis izdzies gaismas, bet iedegās spilta gaismas kinoteātrī. Iznāk kaut kāds vīrietis, un viņš saka, Harry Styles nebūs šodien. Bet šeit ir šī sieviete, kur jums pastāstīs 30 minūtes visu Don't Worry, Darling drāmu. Love Un that. tur bija vienkārši 30 minūšu prezentācija. Perfekti tā kā timeline izlikta. Tā kā, un es uzņēmu bildes, jo obviously es domāju, ka šis būs labs kontents TikTokam. Un it was. 350,000 skatījumu. 35,000 Amazing. laika. She's famous now. Pagaid, tiešām man liekas, ka tu. Nē, mēs runājam par to, ka vajadzētu aiziet līdz Jā. 500, bet neaizgāju. Jā. Bet vēl joprojām tā kā es redzu, ka man nāk kaut kādas notifikācijas par to TikTok. Tā kā got famous for a little bit. Mhm. Bet vispār filma ļoti labi. Noteikti iesaku. Biju 2 reizes. Vienreiz ar Andu, 2 ar Sašu. Noteikti iesaku. Amazing. Tad vienkārši bijām ar Santu no to robežos. Bet, ja Santa tev par to gribēs pastāstīt, var pastāstīt cīkāk par Man to. nav par to, ka... Nē. Vienkārši gribēju šautāt dot robežiem. Ļoti jauka pilsēta. Jā. Un tā zaķu ķepa, zaķu ļipa. Vienkārši Zaķu kroks. Zaķu kroks. Was a great place to eat. Es noteikti iesaku. Tur bija ļoti garšīgi. Bet tur noteikti nostieties Santas vlogu un TikToku. Jā. Ja jūs gribat to redzēt. Tad biju ļoti pēc ļoti ilgas pauzes Roka kafejnīcā uz Rīgas mūžu koncertu. Satikos ar Viņa gandrīz septinieku. tur palika. Par Līvīgiem grīdām? Jā. Es to gribēju teikt, jā. Ah. Tātad satikos ar septinieku, šautāt septiniekam, Madarai, Andai, Lainai, Montai, Silvijai, Vitērī, bet viņas nebija. Un Roka vienīcā ir tik lipīgas grīdas, mīļie. Viņas man šeit tiešām nekad nemaz. Jā, jo viņas vienmēr ir. Viņas vienmēr. vienmēr tādas ir, jā, Anda arī teica, viņa bija nesen. Kāpēc? Lai kas mainītos, tas nekad nemainās. Tas nekad Tur nemainās. vēl vajag tā kā to power wash, ar ko sūnas mazgānos, man liekas, jo es tā kā liku kāju un vienkārši palika kāja tur un viņa necēlās vairāk. Palika kāja tur. Redzi? Es redzu, Jā. dzirdu. Ko? Nē, pēc tam. Arturs pārmet, ka mēs viņu iepriekšējā epizodē bulijojām par Jā, to, kā par viņš kā runā. Ka- Es teicu, par to, tas kā pilnīgi viņš runā. normāli. Tas bija normāli. Jā. Es arī Santai tā teiktu, viņa Tas tā manī, ja kāds pasaka funny vārdu, Jā. viņš gribas viņu atkārtot. Jā. Labi. Es nezinu, man vakar, nē, Tev vienkārši gāzlaitoja nedaudz atkal, es to pieļauju. tas arī. Jā. Jā. Nu, es arī tev dažreiz gāzlaitoju. Ne tā kā speciāli, tu vienkārši tā kā Gadās. ļaujies. Tā kā, labi. Ok. Tas ir kaut kas, pus ko mums jāiet uz terapiju. Un tad? Abiem. Man ir mūsu sestdienas stāsts. Bet es domāju, ka tu esi moderators, tu saki, kad mēs šo laižam okay, es ārā. domāju, ka laižam ārā, tad, kad es par to runāju. Labi, piekrītu. Bet tad es arī varēšu pastāstīt par savu pusi, jo man sestdienas sākās citādāk nekā tev. Jā. Labi. Jā. Jā, un tas ir arī viss. Man ir pierakstīts šeit mans mental health tip. Uz maza sticky note. Beautiful. Mums gan drīz bija Vai vienādi. ne? Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Paldies! Sākot šo sezonu, varbūt, ja kāds sāk skatīties mums vienkārši no 3. sezonas, es vēlos atgādināt, ka mani mental health tip vienmēr ir tāda, nu, nav nopietni, jā, bet vienkārši tas kaut kas tāds, kas palīdz uzturēt mental health tip. Mans lielākais mental health tip, protams, ir terapija. Tā kā in general tas ir Bet tu par mani runā terapijā. Ak, Dievs, I hate her. I said I it. do too. I said it. Jā. I hate Žēl. Marta Grigala. Jā. Okay, Man let's arī move on. būs šķiet dīvaini. Ok. Let's... O, man ļoti nepatīk bū. Bridges were burned. Bet let's have them on podcast. Es parunātu arī ar viņām. Jā. Jā. Parunātu ar visiem, izņemot Tomu Grēviņu. Es varētu viņu vienkārši pasaukt. Viņš ir tik Joku jauks. pēc. Viņš ir tik jauks. Jo pēc alfabēts. Kāds Kāds jauks cilvēks. Esmu tieši reiz pretējo par viņu. Es nezinu, man bija. Viņš vienkārši gribēja fuck you. Jo viņš ir single tagad. Nē. Jā. Viņš definitely. pieskatīja, Vai. tajā brīdī viņš pieskatīja savu bērnu uz mazās mašīnītes. Nē. Viņš tādā, Nē, labdien, man tas- cēt ar jums uzfilmēt. Viņš ir šķīries, obviously he's horny. Nē, man ar viņu bija tāds interaktion kā 40-gadīgam pieklājīgam vīrietim ar sievieti. Neticu, Tur nebija neticu, nulle neticu. sexual tension. Nulle. Clickbaits by Santai Pušai bija seks ar Tomu Grēviņu.
Nē. Atbilde ir jā. Labi. Labi. Arturs Dreimans šo klausās, viņam tāds. Vai Arturs Dreimans klausās? Nē. You should change that. Mēs agrāk klausījāmies kopā mašīnā, ka mēs braucām Covid laikā kaut kur, bet tagad mums nav vienkārši tādi brīži. While you're doing the deed. For the mood. Nē, tad viņa, Just mana balss. Nē, tad viņa klausās lekcijas. Jā. Labi. Bet mēs vēl nenonācām līdz manam mental health tip. Tātad, mans mental health tip šajā epizodē ir izaicināt paši sevi. Jā. Negaidiet līdz kāds cits izaicinās jūs, izaiciniet paši sevi. Mans septembra izaicinājums sev bija visu mēnesi gatavot un neko nepasūtīt. Un I did that. You did that? Jā, nevienu reizi nepasūtīju. Vienmēr gatavoju pati visas ēdienreizes. Bija dienas, kad tu ēdi ārā no mājas. Jā, vienkārši bija dienas, kad mēs bijām gan bejā, vai kad es biju kaut kur ar Sašu, kad es ēdu tā kā ārpus mājas, bet jā. I love that for you. Ēdu, jā, visu, ko pat taisīju. Un uztaisīju to zirnīti tavu, bet tā kā savā twist, it was so good. Es vēl vismaz vienreiz nedēļā taisu, un viņa tik ātri un īsi uztaisīt īstenībā. Jā. Bet es viņu taisīju ar kokosriekstu. Es esmu taisījis, man arī dažāds varētu, esmu arī ar kokosriekstu. Bet, labi, par to es nerunāšu. Labi, viss. Okay. Paldies studijai. Nu, labi. Santīm centiņi. Macam. Pēdējais dzīvi. Nu, kas tad tevi? Tā, labi. Man pirmajā bija arī priekšīts. Mēs arī teicām laikam, bet mums Latvijas ir jauna mīlestība. Mēs skatāmies House of Dragons. Love it. Es varu līdot šeit, Man ir jāuzliek? Jā. Es nevaru. I love that. Tā kā... My lady, my lord, how do you answer these accusations, Lord Baelish? You know nothing, Jon Snow. Man gribas iemācīties spēlēt čelu, ka šīs... Čels varu tev piestāvēt. Jā. Es redzu, kā tu stāvi pat kājām. Vai tas tā? Ok, labi. Tātad, jā, visiem cilvēkiem, kas skatījās Game of Thrones, rekomendē House of Dragons. Also, man pat bija šī vairāk, jau patīk House of Dragons pagaidām, bet tā kā ar Game of Thrones man bija a long run, jo es tā kā viņš skatījos 5 gadu intervālā. So, I don't know, bet pagaidām ļoti patīk, ka arī ļoti daudz vairāk kas no sievietes, bet seriālā, which is good always. Un vienkārši, labi, neteikšu ko vairāk. Tā. Nākamā lieta. Labi. Nākamā lieta, draugi, mēs mūsu iepriekšējā starp nobīžu sezonu epizodē es teicu, Santa meklē dzīvokli. Santa atrada dzīvokli. Es šodien biju parakstīt līgumu. Šodien pata pirmo reizi biju... Artur, you have to get a grip. Pata... Okay. Let's stop. Artur. Labi. Biju parakstīt līgumu. I love it. Pat pirmoreiz arī biju viņā, jo pirms tam, kad mans draugs gāja viņam skatīties, jo es biju darbā. Un tad es tagad arī pati biju. Es nevaru sagaidīt cēlas maizi. I can't wait. Es nevaru sagaidīt, kad ievākšos. Super excited about that. Nākamā lieta. Es savu kaķi burtiski vakar sāku barot raw diet tipa stilā. Vai tas ir labi? Jā. Kāpēc tas ir labi? Tūlīt izskaidrošu. Do you wear wigs? Do you wear wigs? No. Izklausies pēc tā. Pirms es dabūju kaķi, man ļoti daudz TikTok lec ārā par feed your cat raw, bla bla bla, it's better for the cat, bla bla bla, kad vienkārši baro tā kā gaļu viņu. Tu nav vienkārši tā kā filē, bet tur ir viss kaut kādas, tur ir orgānu gaļa, skrimšļu gaļa, muskuļu gaļa, un tā kā dažāda viņa. Un tad, kad es jautāju, man tā kā,
brāļas sievas labākā draudzene ir vetārs, un viņa tā kā jautāja, pirms tam bija kaķi arī, man tāds, hey girl, pastāsti, is this good for the cat? Un viņa teica, jā, ka, protams, tas ir kā labi, jo viņa arī dabā noķer, vienkārši dzīvi žurku un apēdu, tā kā visu no tās žurkas. Bet viņa teica, jā, ka ir svarīgi sekot līdzi, no tā, ka dot tikai tur visas filētam kaķim. Tā kā, ja viņam vajag dažādību. Un tad es nesen, pagājušajā nedēļā runāju ar savu kolēģi darbā, shoutouts Anetei, un viņa teica, ka viņa savu suni baro arī. Un viņa teica, ka viņa savu suni baro ar raw diet. Un man bija tāds, pasāsti, vai tas nav baigi čakarīgi un tā tālāk, jo es agrāk to interesēju, bet man bija besis. Es domāju, pisaks, negribu. Bet tad vakar man beidzās kaķu barība, bija jau 10. Un mēs ar draugu vairs braucam uz Lidlu svētdienās iepirkties. Un tas, Lidla kaķu barība, she would die from that. Un visi kaķi tā kā, veikali ciet, plus savu barību parasti pērk vienmēr zoo veiklā. Es nezinu, vai viņi ir tā kā Rimī vai Maksimā. Un tāds, stulbi. Un es domāju, moš man nopirkt gaļu Lidlā. Un es gāju, es nopirku kādu muskuļu kuņģi. Tā kā, es nezinu, I don't know what is that. Tā kā tās kuņģa muskuļu sienas or something. I don't know. Nopirku aknos cāļa un cāļu kaklas kriemeļu to daļu. Jā, jautājumi. Vai šeit nav ļoti liels pretrunas ar tavu dzīves stilu? Jā, kā tu par to jūties? Zini, kā? Jo, tas ir vienkārši izslēdz to, ko tu dari, man liekas, ne? Not really. Piemēram, man liekas, tā kā, ja tu palaidi kaķi savaļā, viņš, kaķis loģiski ir plēsēs, ja tu palaidi kaķi savaļā, viņš... Bet tās būs kaut kādas peles, nevis govis cūkas, kuras ražo visu to piesaņojumu Dubai. Jā, bet īstenībā es neesmu painteresējusies par to, kā ir pērkot kaķu barību. Īstenībā, I have no idea how that is made. Jo tur jau arī iet klāt, tā kā gaļa. Ja tāpat ir no gaļas, basically, tikai tā gaļa ir pārstrādāta. Jā, tas weird. Tā kā viņa tādā pulverīna tādā. Bet also parasti šīs visas lietas tur, tādas pretīgas lietas ir tā kā second product, basically, no tā kā to vistu un cāļu audzēšanas, jo tie, zini, kā to sauc, tā kā blakus produkti, jo tu jau viņi audzē priekšējās filēs un viss pārējās kiškas paliek pāri. Yes. Jā, jautājums. Vai tu turpināsi viņu barot arī ar pašu barību? Es gribu tā kā miksēt viņu, jo es arī domāju, ja es aizbraušu kaut kur uz nedēļu prom, un es atstāšu kaķim kādam, man būs tāds, un tam būs ģim tur jāstāsta kādu gaļu tur, kur viņam asāt, jā, es gribu tā kā pamiksēt, es gribu arī pie šīm pat vairāk palasīt, Jo tur jau gan kaut kāda vēl vitamīna iekšā, kaut kāda kalcija. Jā, tur ir arī gaļā, tā kā barībā tādas lietas, bet arī gribētu pēc laika vienkārši tā kā kaut kāds supplements, tā kā tai gaļai klāt, bet, es domāju, arī, man būtu arī ērtāk miksēt, kas, piemēram, jo es reiz viņu atstāju dienu mājās, un savu gaļu nevar atstāt traucē, jo viņi tā kā svaigu gaļu tu nevar atstāt tik ilgā ārā, bet tu vari atstāt barību sauso, es domāju, tā kā miksēt to visu. Pagaidām vienīgais mīnus ir, ka viņai patīk tā kā tu ēdienu izņemt ārā no trauciņa, tu pa grīdu tā kā ēst, un vienkārši man kaut visa grīda ir sarkana no kaut kādas aknas. She feels true with the nature. Yeah, she feels true with the nature. So she loves that. Viņai ļoti patīk. Cool. Jā. Un tad es nopērku paciņas. Also, man likās, tas būs dārgāk. Bet cik maksā dzīvnieku barība kilogramā? Daudz. Tu zini, cik? Daudz. Kādi 6-7 eiro kilogramā apmēram. Jā. Suņiem dārgāk, man liekas. Tās kuņģa muskuļus bija 1,70 kg. Jo pirmā vistas filēji maksā 6-7 eiro kilogramā. Tie vispār sūdi diezgan lēti. Tur aknas bija 2 eiro ar kaut ko kilogramā. Aknas gan cilvēki ēda. Bet tās bija tādas mazas cālīšas. Cilvēki arī ēda tās pārējās. Jā, cilvēki ēda arī. Bet tā kā viņas ir daudz lētākas, bet es nākotnē vēl gribu iet uz tirgu un nopirkt tās lietas. That would be great. Tā Agnes kalna tirgus tagad būs tūmā. Jā. So I wanna do that. Viņš pretīgi ir vienīgais tās lietas. Bet, jā. Bet tev bijis labs run, jo tu, tā kā tu Artūram taisīji gaļu, tad tu zini, kā gaļa. Nu jā, bet visas filēji, tā kā ir visas filēji, bet tur kaut kādu kuņģu sienu. Labi, let's move on. Okay. Nākamā lieta. Mana sestdiena. Es cēlos ātrāk, jo man vajadzēja iziet tehnisko mašīnai, jo man svētdien ar Aneti no darba šādot Anetei bija paredzēta fotosesija, tāpēc man bija beigts tehniskai mašīnai. Cēlos agrāk, aizbraucu uz Jelgavu, tīrīju savu mašīnu, nopirku to vienas dienas sudu, lai es varētu aizbraukt tehnisko, iziet mašīnai tehnisko. Mašīna pirms tam jau tā kā bija aizvest uz servisu, viņi ķip salaboja, everything was looking good. Braucu uz CSTD. Nogairu 2 stundas vispār līdz
Es varu ieteikt tehnisko. Also, paralēli manās vecāku mājās notika grill party. I was missing it. Nu, es jums sākuma daļu no tām, jo es arī CZD. Bet tad nav tā, ka ja tu samaksā pirms tam tajā ECSDD, tad tev ir pavisam cita rinda un tu Nē, tu vari pierakstīties uz tehnisko konkrēti caur CZD. Man nebija tehniskais talons pie manis, un tur prasīja ne tikai mašīnas numuru, bet talona numuru. Un tad es vai mammai, bet viņa ārā kaut kādā arī dārzā, viņa nebija pie telefona. Nu, kač, jā. So that's that. Un tagad jau pat uz Jelgavas, domāju, pierakstīšos vēl, bet tur jau viss vietas tā kā tajā te bija aizņemtas. So, jā. Kač, jā. 62 stundas, domāju, kaut nebūtu tā, ka es nokavēšu, un es CZD ciet. That would suck. Ir 45 apmēram, tikai jau 3 vairs ciet. Ir 2,45, es tieku, man rinda tiek iekšā, man tāds beidzot. Man tas čāls tur visu pārbauda, visu čiki puki, visu smuki, bla, bla, bla. Viņš uzdzen mašīnu uz augšējā sūdu, kur tā kā krata viņu. Es tāds tā malā, viņš tāds, tur krata to mašīnu, viņš tāds pienāk man klāt. Panāciet, šur, mums tāda maza problēma, viņi te ir. Es tādu pienāk klāt, domāju, man liekas, viņš teiks, tie apakšā ir ķipa erozija, rūs apakšā mašīna. Es domāju, jā, no shit, tā mašīna neapturas kopā. Bet es pieeju klāt, un tur tā kā ir tāds, atnāca tāds vadiņš, un tur līst tāds šķidrums pie viena ritens, un viņš tās, kamēr mēs tur pārplīsā bremžu truba, viņa tur bija atpuvusi vaļā, un tā viņa pārplīsa. Un man iešķi pazūd bremzes, man šodien nav bremzes. Un parasti tā, ja tu neaiziet tehnisko, tad dod 1 mēneša tā kā laiku, tā kā kamēr tu mēnesi var braukt apkārt un iziet tehnisko, šo pat tev nedod tādu. Tāpēc tā mašīna dabūt tā kā prom no tā CZD, bet man nesādā bremzes, un ir tikai rokas bremze. Also, man viņi uzreiz dabūt uz servisu, jo es nevaru tā kā aizbraukt mājās, tad pirmdien vest uz servisu, un tad tur trešdien atkal CZD, jo to atļauju tikai 2 reizes gadā izņemt. So I was fucked, bišķiņ paraudāju, bet tad atbrauc mans tētis un mans draugs, un tad tētis brauc ar to mašīnu. Viņš aiztena viņu. Un mums tieši pie mājām viņam ir kaut kāds es zinu, kaut kāds Andruha, kas tieši to remontē, un tad Andruha salabos. Vai tā nav CZD kaut kāda atbildība? Pie viņiem saplīsa. Es zinu, ka, ja man būtu jauna mašīna, es arī to iedomājos, varbūt viņi kaut ko fakapojās, jo tā kā viņi tur kratīja viņu augšā, bet tā kā labi, es jūtu. Your car. My car. You need new car. She was through something. Jā. So, labi, ka tā bremze atplīsa tur, nevis, kad es braucu pa kādiem lauku ceļiem, piemēram, man atplīsa vaļā bremze, tā kā I would die probably. Bet tu pat pamēģināji viņu pabraukt? Es tā kā, kā pēc tā CZD, tu esi tā kā tāda liela ākā, un to viņu vajag izdīt ārā pēc tam. Jā. Un man viņi izdīt ārā, un tā kā viņi dzēna un brauc, un tu vienkārši tā kā palaid sajūg, brauc, lēnām ripos priekšu, un tad tā kā automātiski to gribas, tā kā nolabēs, kādās vietās, un tā kā spiež to pedāli, vienkārši nekas nenotiek. Tā kā nothing is happening. Un plus man vajadzēja to mašīnu izdīt no CZD teritorijas, jo CZD 3 vairās ciet, bet man vajadzēja tā kā pabraukt kaut kur citur, sagaidīt savu tēknu, lai viņš atbrauc pie manis. So, I was stressing, also man bija 7% baterija telefonam. So, protams. I will just sprinkle that on top. Nākamā tam vienkārši pierakstīt, rudens ir skaists. I agree. Jā, es nezinu, parasti man rudens asociēts ar tādu depresīvu vaibu. Katru gadu laiku. Katrs gadu laiks uzstāv. Bet es šodien izgāju no mājas, un viss redz smukas lapas. Rudens ir skaists, patiešām. Cik man patīk, ka lapas krīt. Jā. Tu ej, viņas tā kā sniedziņš tā krīt. Tik skaisti. Jā. Also, es nezinu, pēc man vienmēr rudens asociēts ar Taylor Swift pēdējos gados, un es tagad arī eju un uzslēdzu Taylor Swift's All Too Well 10 minūšu versiju. Tā ir rudens dziesma, un tu cenšos pagājušā gada rudeni, šo rudeni viss tik skaisti. Tas arī tūlītēs nāk ar albums. Jā, Midnight! Tā. Nākamā lieta, es nezinu, šo pieminēju, bet es eju dejošanā. Jā. Es aizsūtīju nesen draugu čatā video, kurš dejoju. Arturs teica, ka he was looking at boobs. Jā, es skatījos uz pupiņiem. Arturs. Jā, bet man ļoti patīk. Nē. To es nocenzēšu sev. Piedāvāju vienu dienu Arturam. Seksu? Jā. Nopietni! Bet, tā... Nē! Tā bija diskusija. Jā, tā kā es iegāju, viņi izvēlēties tā kā, let's have it now. Nē, es viņam jautāju tā kā, pa cik eiro viņš var pārgulēt. Ko viņš atbildēja? Viņš nevarēja, es nestāstīju tev. Man liekas, tā Viņš nevarēja mani parunāt, viņš aiztaisīja durvis. Jā. Es nevarēju pasīties uz ladīcību. Bet man šķiet, ka man bija... Viņam lētāk ir penetration seks nekā orālais seks. Orālais man bija miljons. Jā. Tā kā tu ticēji, vēl ticēji tev? Abējādi. 69. Okay. Let's not have this talk.
Oh my god. Visiem klausītājiem ir tāds, what the fuck? Es šodien biju arī gatavs viņu cancelot brīdī, kad viņa mājās pateica Smash Pipers TV. Ok. Anyway, ja es eju dejošanā, man ļoti patīk. 2 reizes nedēļā. Un tā kā ir forši, ka tev ir tā kā kaut kāda lieta vēl paralēli tavam darbam un vienkārši parastie basic dzīvē, ka tu vari tā kā, and it's your thing. Tā nav tava kaut kāda boyfriend, tā nav tava drauglieta, tā ir burtiski tava lieta, ko tu ej un izbaudi. Man ļoti, ļoti patīk. Ļoti patīk. Labs mental health tip. Jā. Atrast, piemēram, hobiju, ko tu dari. Patiešām rekomendēju, man ļoti patīk. Nākamā lieta. A little backstory. Oh, you really had a lot today. I have Jā, bet a lot. mums ir jāizpild. Tieši tā. Neviens tev nestādīja. Bet šis tāds, brauc, juicy, ka man bija 20 gadi. Es biju Jelgavā, bija tāds erudīcijas vakars, kur ar komandām... bija erudīcijas vakars, kur ar komandām var iet un minēt jautājumus. Un es biju single toreiz, un es biju ar savu brāli un viņu kodiem draugiem, un blablabla. Un tā kā I'm gonna do a refill. Ok, mēs tur bijām vairāk cilvēki, ko tur bija, vienalga. Un tur tas vadītājs pazina manu brāli. Un viņš pienāca starpbrīd pie mūsu galdiņa, un tur smaltakoja, viņš apsārās man vēl blakus, ko smaltakoja, blablabla. Pēc tā vakar es aizēju mājās, un viņš ieslīd manās, pat ne DMs, viņš ieslīd Facebook Messengerī. Tie DMs, kind. Jā. He's older, you can feel that. Bet viņš ieslīd manās Facebook Messengerī. Tur sveika, lalala, tu esi tur funny, vai mēs varētu aiziet uz deitu. Es īsumā. Man bija tāds, jalo. Mēs aizgājām uz deitu. Also, viņš tieši, man liekas, 10 gadus vecāks par mani. Man bija 20, viņiem bija 30 gadi. Dana match vibes. Tā kā bija funny, bet ne tā kā tādā romantic tip. Tā kā weird. Anyway, mēs pēc tam negājām uz nākamajiem deitiem. Bet pagāja 3 mēneši. Man liekas, pat mazāk īsumā kā 3 mēneši. Tas bija vasarā, ka jūs gājāt? Nē, mēs bijām rudenī. Mēs bijām rudenī. Jūs bijāt vēl tikai rudenī? Mēs bijām rudenī. Un kurš mums sākās janvārī? Janvārī. Fast forward līdz janvārim, un viņš ir mans pasniedzējs augstskolā. It was so awkward. But not from you, not from us. Jā. No viņa puses. No viņa puses. Tur, ka vienreiz bija kaut kāda prezentācija, un es stāvēju kursu priekšā, un tā kā viņš īstenībā nezināja vārdu, cik Arturam bija kurs vecākais. Un tā kā, jo mums pie viņa bija vienreiz nedēļā, vai vienreiz divās nedēļās tā lekcija, un viņš īstenībā nezināja nevienu no mūsu vārdus. Un ir prezentācijas, ar savu komandu prezentēja kaut ko, un viņš pēkšņi tā kā nosauc mani vārdā. Santa. Bet viņš tā, Santa? Un tad ir kāds klusums, viņš tā kā saprot, ka viņš izdarīs, un tad tā kā viņš kaut ko pajautā tev. Bet ja viņi jautājumi vienmēr bija weird. So random, tā kā out of place, vispār ne par to, ko mēs prezentējam gandrīz. Jā. He just had to talk. Jā. Anyway, tas bija awkward. Viņš bija mans pasniedzējs pēc tam. Jā. Fast forward līdz... Nē. Pēc kaut kāda gada vēl apmēram. Man ir mans boyfriends Artūrs. Viņš pēkšņi sadarbojās un apprecējās. Un viņš satika Jelgavā uz ielas vienreiz. Tā kā ar savu boyfriendu mums bija tāds mās interactions. Tur sveiki, lalala. Fast forward līdz nākamajai nedēļai. Es sēžu. Ir piekdiena, ir darba diena. Un pēkšņi viņš man uzraksta Messengerī. Ziņu tur ko sveika. Kā tev? Uzraksta out of nowhere. Tā kā he's married. Mēs bijām uz deitu pirms 3 gadiem. Pēc tam viņš bija mans pasniedzējs pusgadu. Un tagad viņš tā kā ir married. Un viņš vēl mums bija prakses aizstāvēšanā. Viņš bija arī bakalaura darbā. Tur viņš gan uzdeva ļoti daudz kaut ko. Jā, bet noteikti, ka tā kā viņš es nezinu, vai samaksāja, vai sarunāja, vai kaut kādā veidā lika sevi zināt. Nē, es domāju, ka viņi vienkārši izvēlējās, bet es atceros, mēs noteikti esam runājuši, tā kā čatā varētu atrast tos jautājumus, jo, ko viņš tev uzdeva. Jūs tie jautājumi bija tik dīvaini. Es atceros, pēc bakalaura darbā vai praksē stāvēšanā, viņš jau jautāja, kā, vai tu esi bijis teātrī? Tādas tā kā pilnīgi vienkārši, lai viņš varētu tev parunāt jautājumus. Weird. Anyway, un tagad mēs sēžam, un vienkārši man atnāk parādās notifikācija no viņa Messengerī, un man, es atnāk ziņa, es pat neatveru ziņu, man bija tāds, no way, ierakstu draugu čatā, draugi, miniet. That was a lot. Jā, man bija tāds, miniet, kas man uzrakstīja.
Latīcija uzminēja, reāli 2 minūšu laikā. Man liekas, neuzdevu jautājumu. Jā. Es pajautāju, vai tas tev seks, tu pateici negluži, un tad nākamais minējums bija... šis pasniedzējs. Pip, pip, pip. Jā, also, jā, funny, vienkārši funny. Un tad tu turpināji minēt tālāk, jo grieķi tev bija tās nepateikt, kādies. Nav iespējas, jo Not a es zināju, ka chance. viņš precējies. Jā. un that's Jā. Not a chance. Jā, bet, jā, he's not married anymore. So I will just leave it at that. Ne, man patīk vairāk, ka viņš tev jautāja, tā kā tu teici, ka tu savu draugu tagad dzīvo Rīgā, un viņš teica, nu labi, bet, ja tavs draugs neiebilst, How, vai ne? Jo es arī domāju, kā man tā kā jauki, tā kā pateikt, tā kā I'm not interested, neraksta man. Un viņš jā, mēs tagad ar draugu dzīvojam Rīgā, tā kā es bieži neesmu tajā pilsētā. Viņš tāds, labi, ja draugs atļauj, tad kādreiz padod ziņu, varētu iziet pastaigāties un parunāt. Un man tāds, mēs neesam pazīstami. Also, kā draugs atļauj. What is that thing? Tā kā, ko... Jā. Tā kā tā. Un viņam ir 32. Jā. Jā. Mans vecuma limits ir 40. So. Interested I'm in not women. He is. Honestly, he's a little sus. He could be bi. I see, es redzu, I see the flags, kāpēc viņš varētu būt bi. Bet arī, kā Latīcija arī raksta. Oi. I would too, vienreiz. Same. Jā, vienreiz. Jā. To nesaka, ko viņš Viņš jāklausās. Now I know. Jā, ņem tāds, Es zināju. Jā. Ok, tas arī viss no manis. Ok. Mīļā, šis bija labi. Cheers. Nu, ok, tā, mēs tad mocam. Ar mani. Pederastu dzīve. Tātad, kas tad man ir noticis pa šīm dažām dieniņām, nedēļiņām? Viens, man ir ūsa. Tātad es esmu izvēlējies, ka šī ēra manā dzīvē būs sejas apmetojuma ēra. Jauna ēra nāk. Kur tu esi? Ok, paldies. Backside. Bet jā, tātad, bet man jums ir jāatklāj noslēpums. Tos... Vai, lūdzu. Labi. Ok. Bet tātad man jums jāatklāj tiešām noslēpums par to, ka this is kind of fake. Jā. Tā kā man sejas apmetojums ir tikpat gaišs, cik man mati, pietiekami blondi, man tā ūsa, pat ja viņa tur ir, viņa nav īsti redzama. Vai tas ir atsvērns? Nē. Vai tas ir tas sūds, ko pušmatos? Nē. Ok. Bet labi ideja. Jā. Lūdzu. Bet tas būtu jātīra daudz, ja būtu tas matu pušamais. Tas ir uzdas zīmols. Oh my god! Jo uzdas zīmolim ir gan gan tas pigments, gan arī birstīte, ar ko ir izblendot. Un es esmu tagad iemācījies, ka katru reizi, kad es izblendoju, man ir nedaudz jāsatīra mans, viss, kas ir apkārt pūš, jo citādāk izskatās, ka es esmu tikko ēdis kaut kādu šokolādes kūku. Es tiešām padomāju. Jā, un tā kā es šobrīd trenējos, un es krāsoju savu ūsu. Bet, Sandra, vai tev negribās, lai viņam tā kā ir arī šeit vēl mati? Jā. Man tieši patīk, Jo ka es sākumā redzēju, kad jūs satiku, man likās, ka viņš bija šī pa tālu, tā kā kretīšām pa daudz Varbūt, aizgājis. tu šodien vakar trimēji. Jā, Jā, tad varbūt viņš jāpaug vēl ir. Jā, bet man gribētos, lai tā kā te nav tik liela Jo atstarpe. šī starpiņa jūtas neveikli. Jā. Bet tā overall, really great. Looks really real. Paldies. Tā kā Izskatās- realistic. Jā, izstāst labi. Paldies, jo man, tad, kad es pirmo reizi draugās pirku šo uzdas zīmoli, man bija stress, jo tas bija mans pirmais dekoratīvās Pirka vienkārši kosmētikas uznes pirkums. zīmolu, tā kā vienu zīmolu. Jā, vienu zīmolu. Love that. Neko For her vairāk. lady. Jā. Jā, tagad that's something. Mēs tātad bijām Sanadisko pēdējo reizi, bet tātad tas Latvijas jau pastāstīja savu daļu. Pirmkārt, es tur satiku sieras tandziņu.
Tie, kas ir Es Twitter arī cilvēki. satiku. Tie, kas ir Twitterī, tie zina, kas tas Love ir stands un entuziasta šautauts. Un, jā, un tas vakars, es būtībā tur biju ar savu kursu biedri un viņas draugiem. Bet no tā vakara es atceros tikai to, ka es ar Roju dzērām jāgaršotus uz Roja skatuves, jo viņš arī bija viens no DJiem. Pirmais jāgaršots nogāja ļoti smūglī lejā, otrs bija tāds, kur bija jātur priekšā mutē roka, kuru katru brīdi varēja galsties. Jā, ir tā. Es pat nespiedīšu. Ir pat tādi, ir tādi šoti, kuriem tā kā ir jāliek tā roka mutē priekšā, citādi nav labi. Nav labi. Nebūs. Jā, bet tas bija pietiekami foršs vakars. Tur es arī nofilmējos Talents kvartāla TikTokā. Redzējāt? Kur tā tad es stāstīju par savu randiņu pieredzi. Bet Un tas tev bija nebija. tas tavs slavenais... Un mēs skatāmies acīs. Un mēs esam tur kopā. Abi. Girl. Jā. Millions. Man liekas, ka šajā epizodē prasīsies daudz zoomini. Tā kā video. Tu māki tāds uztaisīt? Pārnāsim iemācīšu. pēc tam post-production. par šo. Jā, man tu jāielāda Jā, programma. Jā, tad Evelīnas dzimšanas Funny, diena. Evelīnas dzimšanas diena, ko es varu pasāstīt no sava rakursa. Tur bija viena tāda meitene, kura... Čiepiņa. Es teiktu, ka viņa ir Čiepiņa. čiepiņa. Jā. Ar kuru tā kā, mēs sēdējām blakus viens otram pie galda, jo mūsu uzdevums atnākot dzimšanas dienu vispār mēs nepastāstījām. Mūsu uzdevums bija pastāstīt, kas mēs esam, ar ko mēs nodarbojamies un kā mēs varam būt noderīgi šajā pasaulē. Un tur bija viena meitene, ar kuru tā kā, ka man bija tāds gandrīz bonding time. Plus vēl viņa strādā ar zīmoliem un mārketingu, un man likās, ok, she's a nice person to have in my burbulis. Little did I know. Pirmkārt, mēs ar viņu runājam par baleta izrādi. Mēs sēžam ārā pie ūdenspīpēm, un mēs tā kā runājam par baleta izrādi, un Letīcija was having it, was not having Kā it. es jums ļāvu parunāt, un tā kā sarunai vajadzēja tā kā mūvānoties uz citu tematu. bet Jā, jo viņai- mēs bijām kaut kādā 4. sarunā, pēkšņi mēs sākām Viņš savā tur starpā sēž runāt daudz cilvēku apkārt, viņi divi tā runā pa operu, un neviens tā kā par nevar. baletu. Jā. Viņa tā aizrādīja. Es teicu, lūdzu, beidziet runāt par operu, tā kā es jau visu dzīvi šo klausos. Mēs runājam par Mēs baletu. runājam par baletu. Un tad Lūk. bija tāds hacker. Jā, un tad es viņai biju kaut kādā brīdī stāstījis to, ka, tā kā, ka man ļoti gribās uz Zviedriju, un ka es pieteicos tur vienā līderu programmā, un mani nepaņēma. Un viņa man pēc tam pilna savus slēpj par to, kā viņa ir tikusi, un cik viņa tur forši, un She's viņa tikko ir better than satikušies. you. Jā, un man bija tas bļoģi. Bet mēs sakojam vēl joprojām viens otram Instagramā, protams. Jū! That's fake, bet Tev ir tik garas skropstas. jā, Wow. man ir. Ne? Oh, wow. Man ne? Jā, Ja tiešām ir. Tiešām. Gribētu pilnīgi Es varu skatīt uzkrāsot mēs esam skropstas. šovakar. Ok, paldies. Es gribēšu bildi. Es pierakstīšu. Jā. Okay. Bet Evelīnas dzimšanas diena mums, pirmkārt, tā kā mums bija tas, ka labi, mums bija welcome drinks, mēs aizgājām visi 3 lejā, mēs paņēmām pa kokčai, pa dārgai kokčai 8-10 eiro vērtu. Tad sapratām, ka tā nevar dzīvot, mēs We are Latvijā cheap. aizgājām blakus uz ezīti un nopirkām 2 tekila šotus. Jā. Un tas izdzērām turpat. Un, jā. Ir pasaulē zināms fakts, ka es mīlu zaktu. Arturs mīl zakt, es mīlu melot. We're just Jā, Petras, tas- ne Petras dzīvu. mācam. Mācam. Pirmkārt, tur bija nenormāli daudz ēdienas. Bet tie visi ēdieni bija tā kā, tas nebija tāds tā kā ej un servē, bet gan tāds finger foods. Finger Jā. foods, dippable foods, tādi, tā kā, kā tāds Uzskodas. bankets, jā, uzskodas. Also, viņas bija tā kā, for Jā, free. For free, jā. Un mums vienkārši bija, mēs bijām cik kaut kādi 17, 20 cilvēki maksimums. Un tas ēdiens bija domāts uz kādiem 40, es domāju. Jā. Jā. Un, Un pēc tam mums jau tā kā beidzas pēc 10 minūtēm. jā. Un mēs izdomājām, Tu izdomāji? Es izdomāju, ka es šo ēdienu vēlos mājās paņemt. That he wants to steal. Bet, zini, šis nebija ticīgi. Šis bija vienkārši tāds, es arī par to iedomājos, jo man bija žēl tā kā for the food waste. Jā, Un es zināju, ka mums mājās ir tā kā Monta un Krista, un ka viņas arī tā kā varētu brokastis uzēst to ēdienu. But tā kā- did you ask the
Nobody. Birthday girl, Nē, can you nē. take the food? Nē, jūs Es nogāju lejā. Bet in his defense, jā. Es domāju, ka viņi būtu teikusi, jā. Un viņi pastītos ļoti dīvaini. Jā, viņi Viņam būtu tāds, what the fuck, these Who are these broke-ass bitches. peasants? Jā. Peasants! Broke-ass peasants. Un es nogāju lejā tā kā uz bāru, es viņiem pajautāju, vai jums tā kā kastītes? Vai es varu būt kastītes ēdienam? Can I Viņi tādi, steal? Jā. Un tā kā, vai iedot arī maisiņu? Man tas, jā. Es uzgāju augšā, sakrābēju sev Un 3. ātri! Jā. Un es, Insertošu video šeit. jā. Un saprotu, tur gadījās, tur bija tas, ka tiešām es gāzu visu pēc kārtas, kas bija. Jā, uz ko galda. vajag, ko nevajag, Ko vajag, visu. ko nevajag, Viņš jā, gāza bet visu mēs arī iestāsies beigās ātri, lai neviens neredz. Mēs arī, diemžēl, arī kaut ko izmetām beigās. Es jau dzirdēju par šo. Jā, nevarēja izmetām apēst visu. dasu. Kaut kā dasu, jā. Madars tēta dasu gan ātri ir pazudījis. Šodien apēd 6 šķēlītes. Nu, garšoja. Ļoti garšoja. Okay. Man tagad Tikai jau es Madars nezināju. tētis desa. Jā. arī. Vienīgais. Viss kaut kas no viņas. Jā. Bet tas nebija vienīgais, ko es nozagu. Es arī nozagu 4 metāla salmiņus. Why? Es vēl projām Why? Jā, tā malītīcija man nevar stāvēt. Es nevaru Jo tev arī stāvēt. es ātri sasīšu nomēts, ka ir punkti. Arturs tur bāž visu. Man tāds, kas vajag, jo I could never. Letīcija var sēž, un viņš tāds, jā, tas ir Arturs. Arturs ātri vilku visu ēdienu. Un viņš jau sā pildos, ar tādu nopietnu poku, es teju ātri gāšu to ēdienu. Viņš tā pilda visu. Un tad viņš pēkšņi parāda, ka viņš ir nozacis salvetes. Viņš salvetes. Tur bija Vienkārši salvetes, nosaka salvetes. Un viņš rāda salvetes. Un viņš nozac arī salmiņus. Un līdz tāda, Artur, mums ir mājās tik un tik salmiņu atvilknē. Mums nevajag vēl salmiņu. Mums ir pilns salmiņiem. Kāpēc uzot salmiņus? Tā kā, this is not part of the food. Tā kā, un viņiem Arturam tāda nopietna cenšās. Bet kāpēc es nevaru tur kaut ko strīdas pretī? Kāpēc viņš nevar apzakt bāru un nosakt salmiņus? Jo šamējās strīdējās ar mani. Un līdz tādā, Artur, aizej un noliec to salmiņus atpakaļ. Tā kā neņem to salmiņus līdzi. Mēs izējam ārā no bāra. Izējam no bāra. Es ejam, tādā, mēs paņem arī tos salmiņus. Arturam tāds. Es smaidu priecīgs. Jā. Tāpēc, ka tagad man Letīcija teica, aizej, noliec. Tā kā You mamma. never beat him. Un es aizgāju, bet vienkārši noliku maisiņu malā. Es neatstāju nekur to salmiņus. Viņa iekrita manā maisiņā. Cik jums Es ir salmiņu mājās? Es teicu, ka Pie kādiem 15? 10. 10, 12. 10, jā. Es atvedu kādus 6, un tagad mums plus 4. Un tagad vēl kāds ir. Vai aiziet uz manu sāls maizi? bet I was- Jā. Tev vajadzēs? Jā. Varam. Okay. Mums ir ko dot. Jums ir. Acīm redzot. Nosaksim vēl. Bet I was just... Jā. Man Nav divu bail. domu. Bet es no draugu. Tā kā šajā gadījumā es nezagu, piemēram, no Evelīnas. Es nezagu no draugiem. Es zagu no bāra, Okay. kurā es nekad vairs neatgriezīšos. Nekad nesaku nekad. Bet es redzu, ka mēs tur nekad varētu vairs neiet tur. Obviously, tur bija dārgi kokteļi, tur bija maz vietas, un tur Jā. bija a Mūzika. little bit Russian. Jā. Bet tas, ka tieši man Vēl liekas viena weird. lieta, ko es nepastāstīju, kas notika tajā balītē Nu. beigās. Nu, Kad es sēdēju. Ā! Balīt jau iet uz beigām, ja? Oh my God, ar bail. to zog. Es sēžu skatos, ja? es saku, ka Evelīna neklausās šo visu tādu. What the fuck? Evelīna nav These noklausījusies nevienu bitches! epizodi. Ja šo klausās Evelīna, honestly, hi. Paldies. Paldies. Honestly, hi. Bet jā, es sēžu, iet jau, Arturs tur zog, jā, Santa. Mēs kaut ko ar Santu runājam, es Santa skatās telefonā, viņa zvana Arturs, sauc, lai Arturs brauc mums pakaļ. Un es pēkšņi jūtu, ka man kaut kā drokt, kā uzlaiž pleca. Un man jau tāds, I guess, tā kā, it's fine, es pasos, un tur ir tāds Liels vīrietis. liels vīrietis. Tāds Man ir rašo. bail no vīriešiem, pirmkārt, jā. Liels, drunk, ugly, pretīgs, bombzīgs vīrietis. Un viņš man tāds, čau! Tā kā, he's one of the Besties. girls. He's one of the girls. Viņš tāds, čau! Es obviously pieceļu kājās, tā kā pilds kājās, aizskrien prom, un uzreiz tā kā no milisekundu paiet, viņam skrien pretī bārmeni, un viņa tāda, Šis ir privāts es pasākums. atceros, kungs, jūs šeit nevarat nākt, šis ir privāts pasākums, jums jāiet lejā, lūdzu. Un viņš tāds, es zinu. Jā. Queen, Teica, šis ir privāts pasākums, viņš tāds, es zinu. Jā. He's just one of the girls. Un- Viņa outfits bija tā kā havajiešu skrekls, šorti, kaut kādas zandels, kā Birkenstock tipa zandels, un he was like this. Jā. Un tāds Jā.
Viņam ļoti grūti gāja no kaplējā. Jā, jo tās trepas bija tā kā tajā veidā, bija tā kā spirāli, smirpuļi tās trepas. Tāpēc es nesaprotu, kā viņš paspēja uziet tur augšā, ka neviens nepamanīja un neapturēja viņu jau tā kā viņa ceļā. Jā. Mūd. Bet mums nebija vēl kāds videoklips no tas. Man ir vismīļākais videoklips ar Kamēr mēs Letīciju. runāsim, es ievietošu tos videoklipus šeit. Bet to es varu ievietot īpaši šeit, ko tu runā. Tu domā šos? Jā! Ok. Šis. Nu, es viņu ievietošu, ko es viņu tagad rādīju. Tāds arī. Visiem Spotify klausītājiem tāds what the fuck. Vai ne? Jā. Jā. Ok. Lūk, tā arī noslēdzās Evelīnas dzimšanas diena. It was fun. Īstenībā man bija prieks, ka mēs aizgājām. Jā. Jā. Daudz laimes. Daudz paltu dieniņu Nē. laimīņa. Tātad Letīcija ir mans būtībā, teiksim tā, Twitter menedžeris. Jā. Jo man bija divi stāsti, par kuriem Letīcija uzreiz pateica, this is a hit tweet. This is a tweet material. Viens no tiem bija tas, ko es stāstīju šeit pagājušajā podkāstā par to, kā es satiku meiteni Polijā, kurai bija latviešu krēkls. Un otrs bija, mums mājām vajadzēja sāli. Un es, protams, tā kā tipisks vīrietis, aizēju uz salas stendu Rimčikā. Un es nofočēju, vai mums vajag tā kā rupjo sāli vai smalko sāli. Un es tā kā nofočēju viņu, abus divus, un es aizsūtu Letīcijai, man choose your gender. Viņa sasmējās. Un šis bija labs tvīta materiāls. Un tāpēc vienu dienu, kad viņa gāja ārā no mājas, vai uz darbu vai kur, un viņa man teica, lūdzu, ieraksti kādu no tiem tvītiem. And I did. Un tas bija tāds mini-hits. Nice. Tāds mini-hits manā burbulī. Also, tad arī šodienas Letīcijas tvīts tehniski nāca no manas mutes, bet es negribēju to likt savām. Tas bija Pipers LV. Seksa laikā bija like, es ielikšu savu pincīti tavā. Iekšā tavā mincītī. Jā, es ielikšu savu pincīti iekšā tavā mincītī. Kontekstam viņam ir video, kur viņš tā runā tādā dzējā, tādā rīmē, atskaņām. Jā. Jo man šeit tieši šodien vai vakar bija redzēju to TikToku, kur viņš taisa nūdeles. Un kāds bija atsūtīts, vai man bija For You page. Tālāk, man ir tradīcija dzert katru ceturtdienu. Es 2 ceturtdienas pēc kāds esmu vienkārši pārdzēries nācis mājās, bet tas, pirmkārt, what you have to know, es neesmu maksājis ne centu par to. That's good. Un tas viss vienmēr noticis operā. We'll get you fired. Do we have to know that? Jā. Tas tā kā manā Valdīši darbiņā. klausās šo. Es ceru, ka viņš klausās. True. Lūdzu, pievienojies kādreiz. Jā, I would love that. labprāt jūs nointervētu. Jā. Viņu nedrīkst uzzināt uz jūsu. Labi, es tagad viņam neteiktu tu. Viņš I'm sorry. aizliedz uzzināt cilvēkus. Tā kā sevi uz jūsu. Labi, tad Sandi, mēs Jā. labprāt Ar tevi aprunātos. Bet jā, mums bija viena nedēļa, mums bija pirmizrāde operā, kur tas vienkārši tas ir klasiski. Varu pateikt tikai to, ka es ar operas koristiem spēlēju pudeli. How many did you Jā. kiss? 2 meitenes. Artur, tu esi. Jā, bet mēs bijām 2 čaļi tajā plītī, un tur bija kaut kādas, 9 meitenes. Bet es bučējos arī ar meitenēm, obviously. By Queens. Jā. Un nākamajā nedēļā mums bija izstādes atklāšana, kur man bija dots uzdevums sapirkt alkoholu. Man bija teiks, aptuveni uz 250 personām, tā kā tika arī glāzes es sapirku, un būtībā izrēķināju, ka tās būs tātad 10 prosecco pudeles un 10 vīna pakas, 3-litrīgās. Boy, did I know. Mēs, protams, salējām gandrīz visas tās 250 glāzes. Salējām arī 4 karafes litrīgās, un saprotam, ka tā kā mums pēkšņi ir 7,50, un tā vieta, kur mums notika izstādes atklāšana, saka, mēs pēc 10 minūtēm varam izcēt. Mums vēl projām ir vismaz kādi, es nezinu, es tā rupi reķinu teiktu vismaz 6 litri vīna vienkārši izlieti, un viņas nevar saliet apakaļ pakās. So, kas bija? Es vienkārši ņēmu un sāku čagot vīnu. Worst experience ever, tāpēc, ka tas bija lukewarm vīns.
Un pēc tam mēs aizgājām uz darbiņu, jo tur mēs turpinājām balīt. Man vēl bija jāturpina strādāt, man bija jāskaita nauda vēlāk. Bet I did that, un beigās mājās bija 4 no rīta. Es ar saviem kolēģiem mēs dejojām, mēs spēlējām klavierus un dziedājām. Mums bija tāds bonding activity ar manu priekšnieci. Tagad mana priekšniece ir my bestie. Un tā kā man rītā ir attālinātā diena, bet viņai dzimšanas dienas iešu dzert uz darbu. Un jā, bet piemēram, šonedēļ, iepriekšējā nedēļā, es piedzeros ne ceturtdienā, bet piekdienā. Tātad šis notiek. Arī darbā? Jā. Love that for you. Ko es darīju? Kur tu biji? Kur es biju? Ko mājās biju? Okay. Bet es braucu ar vienu no pēdējiem tramvajiem mājās. Es vēl nebiju Tu vēl nebija aizgulēt, jā. Jā, tas arī gadījās. Lūk, bijām vēlēt. Jā, tas arī viss. Un pēc tam arī vēlēšana naktī pie mums atbrauca mani draugi Saša, Edmunds, Elizabete un Jānis. Šādauts. Jā, šādauts. Sēdējām, skatījāmies vēlēšana rezultātus, diskutējām. Šādauts Jānim par to tēju. Passion fruit teicu, viņi padzēri. Es viņu padzēru. Tev vajag arī atnākt pēc ciemos pie mums padzert Jāņa tēju. Labi. Ļoti labi tēju. Tas izklausās. I will. Jā, un tad arī vienā brīdī saskrējāmies ar jums. Letīcija bija ar savām draudzenēm ārā. 7. Čikām. Call it what it is. Call it what it is. Un jā, tad had a fun night. Tad man ir pierakstīts mīlu cīsiņu mērci. Vienu dienu, tā kā Letīcija bija šis septembrī izaicinājums, un Monta bija kādu dienu, mums draugs čatā atsūtījis, ka viņa ēda cīsiņu mērci, un mums tā sagribējās, ka mēs arī tikām. Un nākamajā dienā es uztaisīju leftovers. Es neaizsūtīju čatā, bet es nofočēju. Es uztaisīju leftovers, vienkārši tādu uzsildīju to visu, kas bija tātad spagetī ar šo cīsiņu mērci, pieliku klāt vēl garšvielas, un kaut kas vēl tur bija. Sieru. Bez siera, jā. Jā, man bija daudz pipari. It was a bit spicy. Un sieru. Un tas bija tāds... Nice. Lūk, jā. Tad... es nepateicu par to, ka es šobrīd studēju. Studēju... Mēs sākumā teicām. Jā. Bet, tātad es arī būšu vīrietis ar maģistra grādu pēc 2 gadiem. That's hot. I'm sorry, I'm so horny. Jā, un vispār es gribēju pastāstīt arī par, ka es esmu iesaistīts Latvijas Kultūras Akadēmijas studentu pašpārvaldes drāmā. Es teicu, bet es gribu par to parunāt. Nē, tas tā kā nes tieši tik daudz kā... Nē. Tātad, būtībā. Pirmkursnieku nometne vienmēr bijis manis izlūlos pasākums. Cik vienmēr es tā kā 2 gadus viņu rīkoju, un it was like my thing. Tāpēc es vienkārši tā kā es pamanīju, ka man bija pieeja pie šitā te drive, kurā ir visi dokumenti, es izdomāju, pačkošu, kas ir mainījies? Kādas aktivitātes viņi tagad ir izdomājuši, vispār kas ir pieteicies, tā. Man pēkšņi uzraksta pašpārvaldes vadītāja, un viņi būtībā tur teksts bija par to, ka tā kā mums valdē nav neviena Artūra, un arī SP nav neviena Artūra, tāpēc lūksim tev vairs neapmeklēt mūsu draivu, jo tas pārkāpj privātuma normas, lūdzu cienīsim citu, un ja tu runā par SP aiz muguras, mēs to visu dzirdam. Viņi tagad klausās šo tādu... Atkal uzrakstīs tādu pašu. Es ceru, jo bija tas, bet tagad tev tam driveram bija pieeja. Jā. Viņi bija atstājuši pašu pieeju tev tam driveram. Pārēl vienkārši nebija nomainīta. Kopš maniem laikiem, kad es biju SP, vienkārši konts palika telefonā. Okay. Un tad es viņai uzreiz atbildēju, 5 minūšu laikā es viņai atbildēju, viņa neizlasīja. Atbildēju pēc 2 dienām. Vēlreiz viņai uzrakstīju par to, ka ja jau reiz cienām viens citu, tad cieņpilnu sarunu ietvert arī atbildi. He loves beefing. Jā, un viņa vēl projām izlasījusi. Un pagājušajā nedēļā, pirmdienā, jā, es biju akadēmijā uz vietas, un es redzu, ka viņi nāk man pretī. Un viņi tā kā pastāsta uz mani, viņa teica, čau! Man tas labdien! Es nezināšu to. Jā, un tā kā es joprojām saņēmu atbildi. Pa kur cilvēki iet runa? Dodiet man kādu hintu. Mēs nezinām, jā? Mēs nezinām, Jā, jūs nezināt. Okay. Bet jā, tā kā tā ir tāda mini-drāmiņa. Love that! Jā. Tā kā es joprojām gaidu atrisinājumu, bet es nezinu, kāds atrisinājums tur vispār būs. Es domāju, ka nav atrisinājums, ko tu gribi, lai viņi atvainojas tev.
Nē, es gribu, lai viņa uzraksta, tā kā, ok, labi, es saprotu, ok, tas bija nesmuki. Man iet iekšā un lasīja tā kā privātu Yeah, informāciju. you were in the wrong. Bet Jā. es gribu zināt, tad, kas ir tas sliktais, ko es esmu runājis par spēju. Kur viņi to ir dzirdējuši? Man ir savas teorijas. Man teica, par ko tas varētu būt. Jā, bet tā ir tikai teorija. Ok, bet nu, jūs neesat vairs neko citu teicis, tad dāvieslīt. Viņš ir kaut ko citu Ālies, es esmu runājis. Bet es esmu runājis ar tādu cilvēku, kas nav saistīts ar arī. Tā kā viss klausās ar tādu. Ok. Labi. Nē, nu, vienkārši cienām viens Bučus. otru. Cienām viens otru. Bučiņas. 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 Bučuki! Jā, tad es nezinu, vai es par to runāju iepriekšējā podkāstā, bet mans pēdējā laika atklājums ir auzu pāršu putra. Man šeit, kas to nepieminēja. Mīļie, jūs domājat tādu putriņu? Nē. Tā, kas ir vienkārši aplēja ar ūdeni paciņās jau. Vakar arī es rakstīju savu noslēgumu darbu vienā kursā, un man tā saka uzveslība. Man tā sagribēja auzu pāršu putriņu, kas sev uztaisīju mini ātro auzu pāršu putriņu ar banāniem, un es to ēdu gandrīz pusnaktī. Es jau tā kā mingu cietu, un es dzirdēju, ka tur kaut ko taisa. Šiverējos. Šiverējies. Jā. Tad, pirms mēs ejam pie mūsu sestdienas stāsta, es tikai gribu pateikt to, ka es gribu aiziet uz reivu. Man ļoti gribēs aiziet uz kādu reivu, un es gribu, lai man kāds iemāc un aiziet uz reivu. Jo daudziem cilvēkiem, man liekas, ir citādāk. Nu, protams, tāpēc, ka reiva arī atšķirās. Es negribu tā kā uz tev kaut kādu hardcore, kur ir bum, 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 bum. Kur ir vienkārši melnīs, tāpēc tas nav. Es gribu tāds, kur ir gaismiņas, kur ir laimīgi cilvēki man skrien pretī, un es tikpat laimīgs Es esmu. gribu, lai tur ir vīrietis bez krekla, viņam te ir uzrakstīts kaut kas ar to neonu, to flomasteru. Jā, neonu flomasteru, visi ir sakrāsojušies. Tas ir flomasters vai flomasters? Šeit flomasters. Flomasters. Viņš jau teica, ir garo āmu, vai tāds interesting. Flomasters? Es saku flomasters. Flomasters. Viņš saka flomasters. Flomaster! Jā, es Iegūsim, es gribu šito zināt. Flomasters vai flomasters? Teiza raksta flomasters. Ar garo Ar ā? garo ā, jā. Oh my, nē. Bet vai tu izrunā to ā? Jā, es tikko pateicu flomasters. Sounds wrong, nē. Jā. Man bija skolotāja, kur teica botes. Botes? Bet botes, Oh my nevis God. botes. Nu, Ir mana botas klase vai audzināta- botes? Botas. Ārā? Jā. Nav botes. Esmu dzirdējis daudz, saka botes. Man klase audzinātāja, viņa saka viesnica, krems. Tie man nepatīk. Jā, es gribēju aiziet tiešām tā kā reiva, kur ir tāds, kur visiem ir funky arī tā kā outfiti. Ir kaut kādi mākslinieki vai dejotāji, kuriem ir tās gaismiņas. Un tā kā, un tad ir tas, Zini, tās uz pirkstiem. jā. Vīrieši, protams, tīkliņu kraklos. Jā. Es tā kā es gribu stādu, un tā kā it's a leather, ir dūmi, ir gaismas, ir lāzeri. Un skan tāda forša tehnoloģija, kas nav. Jā, kas nav pārāk nogurdinoša, un, protams, ar pieeju, nu, ja ne bāram, tad vismaz ūdenim. Jo ūdens ir svarīgi tādās vietās. Bet pat sestdienu. Sestdiena tā tad bija. Ko? Kas ir? What's happening? Sestdienā mēs bijām uz Ausī dzimšanas dienu. Tātad manam mīļākajam bērnam pasaulē, Ausī pub, kas atrodas Vecrīgā. Bija dzimšanas diena, 9 gadu dzimšanas diena. Un es uz turieni tātad es biju. Mēs jau tā kā izdomājām Letīciju, ka Letīcija varētu pievienoties vēlāk arī mums. Tā kā es vēl nezināju, ko es došos pirms tam. Beigās tie cilvēki, kurus uzaicināju, tie atkrita, un es gāju uz Ausī viens. Man nav bijis problēma iet uz Ausī vienam. Bet tajā dienā speciāli man nebija baigi daudz sociālā baterijas, precīzāk vēl nebija iedzēris pietiekami. Jo es biju iepriekšējā dienā dzēris darbā. Tāpēc, bija grūti. Un, un es redzu, ka pilnīgi visiem ir tādas mazas spīdīgas cepurītes galvā. Tādas party hats. Un es tā kā pieeju pie bērmenes, kuras pazīstu, un es viņai prasu, es arī varu tikt pie cepurītes, viņa tāda, ne. Man tev ir kas īpašāks padomā. Tas, ok, labi. Un viņa tāda, tu sēdies ārā, es tev atradīšu. Viņa bija mini pauzīt, viņa nāk ārā ar šo. Wait, paga. Our child. Man jāsanāk tā skaņa. Tas sanāk perfekti, es domāju, ka mums vajag ierakstīt. Bet lūdzu, ieliec arī tur kaut kā. Tu vari tā kā tuvāk ielīst. Queen. Paga, thumbnail.
Paldies. Iesamēju. Jā, šī cepurīte, my lady. My lord. Jā, un... Vienkārši šī cepurīte bija centrālais elements šajā vakarā. Letīcija viņa man bļāva 3 reizes virsū, ka viņa nevar man uztvert nopietni, kad man šī cepura ir galvā. Jā. Vai jautājums, vai tev arī bija tā sūsa, ka tev bija tā cepurīte? Jā. Nē, Nē? man beidzās uztvert zīmols. jā, Tas man bija tikai vakar. Nāk, jau no. Bet jā, tā tad būtībā atnāca viņas, es jau sēdēju šo cepurīti. Es varu pirms atnācām mēs pastāstīt, kā mana sestdiena gāja. Jā. Un tad mēs Jā. sāksim no tā, kur mēs Davai. kopā satikāmies. Jā. Tātad mana sestdiena arī sākās interesanti. Man no rīta bija lekcijas, uz kurām es aizgulējos, jo es piekdienu ilgi skatījos seriālu. Un es piecēlos no gultas, un tad es noprezentēju Andai Laķei, kas bija mūsu pasniedzēja jau iepriekš. Wow. Es noprezentēju viņai ātri vienu darbiņu, un viņai bija tāds, ok, labi, un nedaudz atslēdzos. Un tad man bija plānots ar 7 tikties pie Madaras Ozolniekos. Jo Madaras tētis taisa desas un taisa mājas vīnu, kas ir tā kā 10 no 10, so delicious, so good. So mēs visi bijām tā kā looking forward to it. Tad mēs aizbraucām pie Madaras, arī Džimba bija līdzi. Un tur mēs sākām ap kaut kādiem vieniem ar Madaras tēta vīnu. Mājas vīns ir something else. Jā, jūs zināt, mājas vīns hits different. So pēc jau vienas glāzes mums bija tāds, mēs sēdējām ar Madaras mammu, mēs tur čalojām, runājām. Un es neapstājos pie vienas glāzes. Mēs katru izdzērām vienu pudeli. I love that for you. So ap kaut kādiem 5 es jau biju gone. Tā kā man viss likās smieklīgi, es nevarēju gan arī kājās noturēties, bet tad mēs braucam apakaļ uz Rīgu. So mēs esam izdzēruši katru vienu vīnas pudeli. Es, Anda, Madara, Krista. Tad, paldies, Arturs man liek reāli kļūt par alkoholiķu. Kāpēc alkoholiķi? Es nezinu, tu man... Tā ir suliņa. par... Apple juice? Jā. Alus sula, you know, the joke, yeah. I do know, jā. Tātad, ja mēs esam 5 jau izdzēruši katru vienu vīnu bullu, tad esam uz Rīgu. Es izdzeru Red Bullu. Un es izdzeru, man mājās arī bija Madaras tēta vīns vēl palicis, tāpēc es izdzeru glāzi to vēl. Ok. Un es jau esmu tāda, She was barely staying alive. Barely staying alive. Jā. Tad mēs aizējām uz bāru Aus. Oh, ok. Tur es izdzeru arī vēl vienu glāzi sidra. Tā kā es šeit uztaisīšu count, my drink count. Un izdzeru arī vienu džina kokteili, kurš ir ļoti garšīgs. Ausī ir ļoti garšīgs džina kokteils, garšu tā kā citronu limonāde. Tad mēs aizējām uz Lauvas namu, mīļie. Vai jūs esat bijuši Lauvas namā? Nē, bet redzēju tavu Es arī storiju vai neesmu bijis, kaut un es ko. apvainojos tajā brīdī, tad, kad jūs atsūtījāt, jo man Letīcija bija vasarā noruna, ka mēs dosimies kopā. Bet es vienkārši She betrayed you! I betrayed you. Labi, Jā. bet mēs aizējām uz Lauvas namu, un guys, I had the best meal there. Cepti kartuplīši, karbonādīti un salātiņi. Cik samaksāja? Pirmkārt, 4 eiro. Jā. Lido could never. Oh, Lido could never. Un tas pārdevējs bija tāds, nu, ko tu gribētu? Nu, es saku, man kaut ko bez ķiplokiem un sīpliem. Ui, ne, bieži saltiņos, tur ir ķiplociņš. Ui, ne, viņas tādas, tādas. I love that. I love that. Jūs Es domāju, varat ka viņam pusdienās arī tāda- kādreiz turien, ne? Man šeit tā nav tāda pusdiena. Tā ir tāda. Viņa ir tāda vieta, kas strādā 24/7. Oh. Un tur 24/7 ir tāds ēdiens, tā kā Silvā. Jā. So, Silvā. Bet es izlaidu par pusdienu pārsākumu ēdienu. Tev ir Rīgā arī kaut kāda alternatīva bez Lavas nama un Silvas? tā kā vai man ir alternatīvs Jā, Lauvas jo, nam? piemēram, ja es neesmu uz Jelgavas, es nezinu, kas ir Silva. Tā kā Lido, ne? Nē, Lido ir tā kā cits. Lido ir tā kā tāds... Bet tā kā ne Lido kā Lido, bet tas princips, ka tur iekšā tu paņem tāds ēdienus uz bistro. tā kā bistro. Bistro, jā. Bet vienkārši tāds more basic. Tur nav tāds vakara vibes. Tur tajā mēs bijām kaut kādiem, cikos 10 mēs bijām, mēram, tur. Uz 9, Kaut kādā- 10, kaut kā Vai tā, viņi jā. strādā visu dienu? Jā, Visu es diennakti, šeit jā. biju Crazy. 7. Right, Tā ir, jā. tur vienmēr visi drunki iet un ēd karbonādes. Oh my Es domāju, God. ka, ka tas arī tā pārdevējiem ir entertainment. Jā. Es domāju, ka jā. Jā, jo mēs Mums tur kādreiz ienācām, jāiziet tāds, uz turieni. "Woo!" Un viņiem bija tāds, "Woo!" Oh my God, love that. Jā. Love Tur that. bija tādi... That's slay. Jā, slay, that's big slay, slay. jā.
Un, obviously, viņai nebija tāds, un mums nebija tāds pārspīlēja. Bet we felt each other vibe. Okay. We all felt each other's vibes. Okay. Jā. Tad mēs paēdām, tad man nostabilizējās tas alkohola līmenis, jo es paēdu un alkohols uzsūcās. Tad mēs aizējam uz Ausiju. Aizbraucam ar Boltu, precīzāk sakot. Tur Un es then viņus sagaidu. the night started. Viņš mūs sagaida šādi. Ar Jā. šo saprīt jau. Jā. Uzreiz viņas iet iekšā, paņem drinkus, mēs sākam meklēt galdiņu. Jo galdiņš, pie kura es priekšpēc sēdēju, tur bija tikai 2 vietas, bet mēs bijām 5. Tāpēc, jā, kā nu gadījās, vajadzēja meklēt citu vietu. Un tagad mēs stāvjam rindā, tad Latvijas draudzene. Es nezinu, vai es par to runāju. Izvīpo. Jā. Atvainojos par šo pauzīti. Basically, mēs stāvam tajā rindā, Latvijas draudzene. Šim vienkārši skatās man tādu, I'm so gay. Man ir mani meitene un I'm gay. Man tas, I love you. Un, Es jau sīšu. Nu. okay. Un tad mēs sēžam pie galda, un tad izrādās, ka mēs bijām apsēdušies cita pārīša vietā, bet, protams, Artūrs Apsītis, protams, pazīst visu Latviju, un tāpēc tie pārītis, kur vietas mēs ieņēmām, es viņus zināju. Un tas bija viens puisis ar meiteni, kuriem es draudzējos 17. gadā, bet tad kaut kādā veidā mums tas kontakts pajuka, un tad tagad viņš ir atkal parādījies manā dzīvē. Jā, mēs visi sēdējām, čalojām, un beigās mēs palikām 4. Nē, 5. Tātad es, Letīcija, Anda un viņi 2. Vēl kaut ko tur turpinājām runāt. Nekas tāds baigi īpašs. Jā. Viņi mūs uzaicināja uz to bubble tea, un mums ir jāiziet. Mums ir jāiziet uz bubble Tu tea. esi dzērs bubble tea? Jā, bet negluži bubble tea, bet tā kā kādu kafiju ar tiem bubble sūdiem iekšā. Kafeinā vai kaut kādā vienā no viņiem bija tāds. And I didn't like it. Tas ir I didn't like tapioka it. beans. Vēl labi, bet kafiju, ledus tēju. Nu, tā kā tā Nē, mums ir bubble tea jāizdomā, būs- jāizmēģina tas bubble tea. Jā, Bubble. jā, Okay. jo es ļoti ilgi neesmu viņu ēdis. Ēdis, dzērs. Nezinu, Ok. kā to saukt. Jā. Jā. Un tad arī viņa aizgāja prom. Mēs palikām 3. Es skatos Zandu, Andai aiz acīm arī vairs nav. Viņa arī ir dzērusi tieši to pašu, ko Jā, Letīcija at this point, jā, viņa ir dzērusi vairāk kā es pat. Aha. Viņa dzer vairāk džina kokteļus tajā ausī. Bet mēs atnākam tur, es paņēmu sidru, un tad tajā vietā, lai man nav vēl jāskaidro, es paņēmu vēl vienu sidru, un tad vēl vienu džina kokteļu. So šis ir mans saraksts ar dzērieniem, ko es Jā. tajā dienā dzeru. Un tad Anta saka, ka viņai vajag uz tolti. Viņa arī aiziet uz to tolti. Viņa saka, ka viņa iet uz tā kā uz blakus bāru, jo tur nekad nav rindas, un tad tur nav jākāpj augšā, jo ausiem 2. stāvā notika tehnobalīte. Kādēļ es arī sapratu, kāpēc man gribās uz rēviem, jo tur izteica forši, bet tur bija tāda bīstama atmosfēra. Pēc tam es pasāstīšu, kāpēc. Un tagad es saprotu to, ka man ir jāsāk vērt mani vārtu vaļā. Es esmu izdzēris 3, ja ne 4 salas tajā brīdī, un man tā kā, man sāp. Man tiešām sāp jau mans urīna pūslis. Un tā kā viņa Letīcija teica, nē, atstāj man vienu. Es neklausījos, es aizgāju. Es man liekas, ka tā neteicu. Tu teici, nē, atstāj man vienu. Varbūt es kā, nē, es man vienu. Nē, atstāj man vienu. Un tad bija tas, ka jā, ka es tagad aizēju uz tolti, man sanāk apakaļ, un Anta vēl projām nav. Mums tas, what the fuck? And we know Anda when she's drunk. She gets lost. Jā, she plays the paslēpes. Devil's tongue. Labi, nē. Okay, let's move on. Un beigās jau bija tas, ka kurš mēs sākam meklēt. Toltais viņas nav. Meklēties. Jo, Mēs kāda- nemeklējāmies es ar to. gāju meklēt. Nē, Es tu gāju aizgāji uz meklēt. tolti, bet es zvanīju. Jā, un tad tā kā un es tikai pat tagad par to sapratu, ka es klavējos pie durvīm, man bija Anda. Anda nāc ārā, mēs tevi gaidām. Un tur bija kaut kāds cits cilvēks iekšā. Love that. Un tad man zvana Letīcija, un es, tā kā, es redzu, tā kā, ka viņa zvana, es nometu, un es neju ārā. Tad es atradu Andu, viņa kaut kur iekšā. Tas labi.
Mēs ejam, un viņi runā ar 2 vīriešiem. Sauksim viņus, jo viņi vēl pieminēsim viņus mūsu Jā. stāstā vakarā. Sauksim viņu par Rihardo un Julianu. Labi. Un es pat sapratu, kurš ir Rihardo un Julians. Jā, tu saproti, kurš ir Jā. Rihardo? Rihardo, jā. Jā, un Julians. Jā. Rihardo bija no man, tā kā, kuru es tehniski pazinu. Rihardo? Jā. Nē. Manā galvā ir Tur bija otrādāk. otrādāk? Jā. Labi. Nu, tagad mēs Ok, turpinam. Mēs viņu identitāti izspļāvām. Jā, labi, Rihardo un Julians. Labi, bet tur nav baigā atšķirības starp viņiem. Tā tad Andri viņiem runā, un mēs ar Letīciju apsēžamies, tā kā pirmie stāvā iekšā. Un mēs tā kā skatāmies, un mēs tas, who are these people? Pie viņiem piestiepļo kaut kāds īsts čalītis. Cepurē. Mēs esam insertoši video. Jā, kuram, iet grūti. Un pēc tam viņš piestiepo arī pie mums. Un būtībā viņš sāk kaut ko jautāt, kā iet. Un, viņš skaties uz mani cepurīti, un viņam tas, kas tevi padara par krutu? Kas tev padara par krutu? Es nezinu, ko es atbildēju. Tad viņš sāka kaut ko jautāt par mums. Nē. Viņš kaut ko tev teica, un es tā kā atbildēju. Es teicu tā kā kaut ko. Un viņš tāds, kas tu vispār esi? Jā, Kas tu vispār esi? Es esmu viņa sieva. Jā. Un viņam tas nobiedni? Parāda gradzenu. Nē, viņš teica, kur tev gradzens? Viņš tev tā kā teica, kur tev gradzens? Un Un tad man ir es tas tā kā pravietis. pārlieku no šī Jā, uz un- to, un es- un es saku, mēs esam precējušies. Viņš nemelojiet, man nepatīk, man melo. Un viņam bija tāds killer vibes. Viņam bija tā kā šitā mata, viņam bija kepka, viņš bija tāds mazs, viņš bija tāds mazs žurts. Viņam bija izlases krākls. Ko? Pirksts. Izlases pirksts. Jā. Jā, viņam bija tādi mazi, netīri matiņi tādi. Viņš arī nedaudz smirdēja. Viņš smirdēja, viņam bija tā kā neck Jā, tattoos. jā. Viņš bija šitāds. Fuj. Jā, Viņš nu jā. šitīgais. Jā. Viņš forši arī bija cietumā. Oh, jā. Oh. Jā, For sure. jā. Es jā. neesmu to vēl redzējis, bet I can feel that. Nu, ja ne cietumā, tad vismaz tajā jauniešu Kolonijā. Jā. Un tā nu viņš tur bija, un tad kā mēs no viņa izbēgām? Es teicu, ka man vajag, es iešķirot nāks līdzi. Jā, un es aizgāju līdzi, jo tur augšā bija tā tehnoballīte. Es tā kā, kamēr līdzi čurā, tikmēr es tusējos, tikmēr Un kamēr dejojos. mēs tur, es iznāku ārā no toaletes, mēs dejojam, un es ieraugu, ka tur blakus, tur ir tā kā 3 cilvēki un Arturs. Un es ieraugu, ka viens no tiem cilvēkiem, kas nav Arturs, ir mans kindas stalker. Es nezinu, es viņu saucu par stalker, tad būtu Evelīna. Oh. Jo viņš nav stalker, bet viņš ir tāds reply guy. Okay. Jā. Mhm. Bet man ir Vienmēr- bail no vienmēr- viņa. Jā. Man ir bail no viņa. Okay. Un kaut kā mēs tur tusējamies, un es redzu arī, ka tas sīkais uznāk augšā. Viņš tās pieņēma pie manis ar to labs, nē, labs, nav cilvēku. Un tas, jā, nav. Tad viņš aizbrauca pie tās otras kompānijas, kas tajā brīdī es biju atsevišķi no viņiem. Un tad es pamanīju, ka tur notiek, ka viņš padzērās kaut ko. Un viņam uzreiz tā kā neuzbruka, bet viņam bija tas, nu, tā kā tie cilvēki, viņiem bija tas, what the fuck, un viņi sāka viņu skaidroties. Jo, cik es sapratu no malas, vismaz izskatījās, viņš bija padzēris tā kā tās meitenes, kas bija kompānijā glāzi. Jā, nu, I don't know. Un tad iznāca Latīcija ārā, mēs kaut ko vēl padējojām. Un tad viņa teica, ej lejā, tur man šeit tur būs traki. Un mēs nogājām lejā, un uzreiz pieslīdējām pie Andas, Rihardo un Juliāna. Un jā, mēs tā kā sākām runāties. Tas bija arī moments, kad Latīcija visvairāk reizes teica to, ka viņa man uztver nopietni ar saprīti galvām. Tāpēc, ka mēs runājam par tādām, nu, kā nopietnām lietām, es strādāju operā, es esmu mārketinga speciālists. Jā, un nu, kaut kā, jā, un tad tā arī mēs tur bijām vienkārši stāvējām, runājām. Jā, bet Tā tas iegāja. Tā kā es vēlos pateikt, ka Rihardo un Julians, viņi bija tā kā I'm nice people. Tā kā nice people. Jā, nice people. Viņi Tiešām. bija nu, tādi labi sarunu biedri, labi vīrieši. Sakarīgi. Sakarīgi, Okay. tā kā bija labas sarunas ar viņiem. Jā, tad es zinu, ka vienā brīdī iegāju ausī iekšā. Es piedalījos, vienkārši es biju turpat klāt body shotu dzeršanā. Dzēru arī šotus kopā ar bārmeņiem. Jā, tad sakars arī kaut kā noslēdzās ar to, ka es paņēmu savu pēdējo kokču, kas bija džins ar ginger ale. Jā, un tad es nesapratu, vai es šo saprīti varu doties mājās. Tā kā vai šī saprīti ir nododams materiāls. Un beigās sapratām, ka, un es tā kā es eju pie bārmenes, un mēs tā kā grasmies iet mājās. Un man jānodod cepuri, man ir obligāti jānodod cepuri. Un Letīcija tas, ej, nodod cepuri, ej! Un tāpēc tu tagad teici, labi, es eju, un tad tu vilki mani apakaļ. Tu tāds, labi, nenodod cepuri. Es tad nesapratu, ko tu gribēji.
Mixed signals. Jā. Mīļais, es biju drunk. Jā. Un tāda no pie bērmenes, vispār, man arī bija jāpastāst par to, ka I did a gay crime. Bet tūlītās, I spit. Kas notiek? Kāpēc šis pēkšņi tik haotiski? Nezinu. Es nezinu. Mēs neierastam jau kāds 2 stundas. Stunda 24. Jā, mēs jau pusotru stundu, un mēs vēl neesam pie izaicinājumiem nonākuši. Jā. Ui! Jā, bet tas drīz, tāpēc, ka šis ir pēdējais labi. part. Un tāda būtībā. Šī būs mums garākā epizode, man liekas. Nē, mums garākā ir stunda. Nu, Labi. Bija tātad, un es te bērniem prasu, kas man ir jādara, vai man jāpild kaut kādas speciāli uzdevumi ar šo cepurīti, vai man viņi jādara apakaļ. Nē, tev vienkārši tagad gadu ir viņi jāsteigā. Kur bija gay crime? Bet gay crime bija tad, kad pašā sākumā, kad man tā bērmene atnesa šo cepurīti, viņa iepazīstinājās vienu savu tā kā draugu, un jā, mēs tā kā iepazinājāmies, un viņa tā kā saka, jā, šis ir mans draugs. Un es pēc tam pieeju pie viņas, un es viņai prasu, tā kā, cik ilgi, tā kā jūs jau esat, cik ilgi jūs kaut ko, viņa tāda, nē, es esmu lesbiete, what the fuck, I kill all men, vai kaut ko tādu viņa pateica, man bija... I have a crush on her. Love that. Jā. Lūk, un jā, un tad jau mēs gājām mājās. Protams, pa ceļam aiz mums bija kaut kāds 2 norvēģietis. Paprasīju viņam, viņš ir no Norvēģijas. Viņam tāds, jā, viss. Tāpēc tam netā no mūsu mājām bija 2 zviedri, kuriem pajautāja, viņi runā zviedri. Viņi runā. Jā, tev vajadzēja tā kā, mēs Randu ejam mājās, viņš tāds, do you speak Swedish? Do you speak Swedish? Nē, zviedriem gan es jautāju, vad es svensk, kad viņi prāteri? Nē, tu jautāji viņiem angliski. Vai tad? Jā, jo man sākumā likās, ka tie vīrieši bija tā kā ne white people, jā. Un man likās, ka viņš viņiem jautāja tā kā, do you speak English? Viņiem vienkārši pakāpšās jautāja, gribēja pakauties. Gribēja pakauties. Bet jā, un tad arī tādi sakas noslēdzās, bijām mājās. Jā. Ok, izaicinājumi. Jā, labi. Tad ejam tālāk pie izaicinājumiem. Tātad, tas ir tas, ko mēs saglabājam no iepriekšējām sezonām, ka mēs vēl projām turpināsim viens otru izaicināt. Ja jūs neievērojat, tad, ja iepriekšējā sezonā someone killed foodies, tad tagad someone killed the main tēma. Bet, nav vairs kur iespiest. Diemžēl nav vairs kur iespiest. Vienkārši plūstam, mīļi. Jā. Labi, Santa, tavs izaicinājums no manis. Es neiedomājos, tikai iedomājos tagad par to, ka tu pārvāksies to liņu. Bet varbūt tev tas sanāks. Tos izaicinājums ir uztaisīt desertu. Uztaisīt tādu desertu, kuru var ēst ilgāku laiku. Piemēram, kūka, debesmannā vai krembrulē. Bet kaut kas tāds. Vienkārši ko var ēst vairākas reizes. Jā, es neesmu nekad redzējis, ka tu esi desertu. Jā, jo tu izlaiž pamatēdienas, bet... I'm not a dessert girl. Also, man cepuškrāsnes īsti nestrādā. Viss kaut kādus var desertu. I'm not a dessert girl. Jo mana alternatīva tev ir uztaisīt biezo pankūku rītu. Vai vakaru, vai dienu. Vienkārši pankūkus cept, bet biezās pankūkus. Es atsūtīšu recepti. Man ir... Zini, ok, I will think about this. Bet also biezās pankūkus jau kind ir arī ķipa saldēs ēdiens, ne? Vai ne? Tieši tā. Okay. Tieši tā. Tā kā, ja tev, piemēram, tagad nesanāk laikas tiešām taisīt uz, plātsmaizi, tad es ļauju arī uztaisīt biezās pankūkus. Nevis plānās, nevis mazās. Jā, kad es dzīvoju Bauskā, es bieži cepu mafinus. It was a phase. Jā, pat arī šo es tev pieļautu, ja tu esi mafinus. Man ir 2 nedēļas laiks to izdarīt, vai ne? Jā. Ok. Labi. Un, ja es tur reizi, kā man būs jāziedo? Es atradu perfektu labdarību tev, kas ir Cat Care Community. Tātad viņi rūpējās viņi būvē tātad mājiņas par Rīgu kaķīšiem. Viņi sādz izdevumus meklējot kaķiem mājas. Tātad jaunos vecākus, un būtībā jā, viņi strādā bez nekādas peļņas. Un tad viņi gādā par visiem kaķīšiem, kuri ir grūtībās nonākuši. Bet viņi speciāli tikai par kaķīšiem. Cat Care Community. I love that. Lūk, tagad tā. Tagad Latīcija ar tu. Nē, Latīcija man. Jo, ja es tev došu, tad mūsu apus jau būs beigsies. Nē, man bija Artūram. Vai tu man čatā rakstīji, lai es izdomāju to uzdevumu? Jā. Kas tu man rakstīji, lai es izdomāju to uzdevumu? Ok. Bet es pārklājos tas uzdevums arī. Viņi rakstīja. Nē, it's ok. Halo. It's fine. Paskatīties. Labi. Man likās, ka Artūrs rakstījis, nepskatījos. Sorry. Latīcija. Yeah, sorry.
Nē, es varu arī tev teikt, tu vari padomāt, ka man... Nē, es tev varu uzdot uzdevumu, ko es tev Artūram. Labi. I would love that. Okay. Tātad mans vecums Latīcija. Vienkārši es gribēju Artūram, tāpēc, ka tu jau kinda bišķiņ to... Kač, mans uzdevums bija tāds. Noklausīties Blackpink jauno albumu un sarindot dziesmas no 1 līdz 10. Bet man liekas, vai tu neesi visas jau noklausīsies? Visas neesmu. Visas nē, bet es esmu klausījusies Blackpink. Man bija viens uzdevums, kur man bija jāklausās K-pops. Jā, katru dienu jāsaka K-popu, bet Blackpink iznāca jauns albums. Un es gribēju... Jā, tas tu man... Jā, ok. Sarindošu. Un ja tu to neizdarī, tad... Lai gan viņi nav mobilī, jā, bet... Ķepa. Pirms gada nodega. So they need money. Okay. Jā, ok. Labi, un... Ķepa. Dzīves biedrnīt? Paldies, tikko iedevu man iedvesmu manai ziedošanai, jo es nebiju izdomājis, aizmirst, kur tas jādara. Bet es pierakstīju. Artūr, tu esi uzsācis studijas. I love this! Tev ir tāds teksts uzrakstīts. Ja mēs mainītos, tu man pēkšņi šitos lasītu Santa. Tu esi... Uzsākusi studijas pirms gada. Tā būtu jāpārdomā, jo šis ir specifiski. Artūr, tu esi uzsācis studijas un strādā jau gadu jaunā darbā operā. Tāpēc es domāju, ka ir laiks padomāt par tālāku nākotni. Es gribu, lai tu sagatavo moodboard, kā tu redzi sevi pēc 5 gadiem. I love this. Pareizi, es toreiz neuztaisīju moodboardu. Bet tas moodboards, tā kā, tu vari to taisīt kā tādu kolāžu, tu vari arī atrast vienkārši 5 bildes, kas reprezentē tevi, tā kā, kā tu kas reprezentēs tevi pēc 5 gadiem. Bet tu vari aiziet arī moodboard. Kā laiks atļauj. Es domāju, ja tev nebūs laiks, tu vari atrast tās bildes, bet ja tev ir iedvesma, tu vari uztaisīt to moodboard. Ok, labi. Es arī tādu uztaisīju, Santa arī tādu uztaisīju, un tas mans moodboards, es dažreiz pastāstu, viņam patīk. Ja kas dzīvesbiedriem? Jā, un ziedojumi dzīvesbiedriem. Ok, labi, un tad mēs esam nonākuši līdz tad pēdējai daļai, kas ir būtībā beigas. Jaunumiņš. Jā, un katru vakaru mēs noslēgsim ar jautājumu, tātad no moderatora, kas būs vienkārši tāds quick and easy jautājums. Šodien es gan nepaņēmu quick and easy, tāpēc Santa būs nedaudz jāpadomā, kamēr mēs ar Latīciju... Jā, tāpēc, ka Latīcija nospoiloju. Man liekas, ka teica, anti-gay? Anti-gay? Bet būtībā jautājums ir, kāds ir bijis tavs neiedzīgākais vai stulbākais pirkums līdz šim? Pirmkārt, es par to domāju, un gan arī viss, ko es domāju, man prātā nāca zem kategorijas apģērbs. Jā. Man liekas, ka tā ir tāda kategorija, kurš visbiežāk bezjēdzīgi iztērē naudu. Tāpēc es tagad arī ļoti domāju, vai man tas ir vajadzīgs, ko es pērku, vai man tas nav vajadzīgs, ko es pērku. Jo tad, kad mēs pirkām outfitus priekš Evelīnas, es jau nopirku rozā bikses. Es izgāju no veikala, man bija tāds, ziniet, nē, man nevajag šo. Tas bikses maksā 40 eiro. Es pagriezos, iegāju veikalā un atdevu atpakaļ. Love that. Un nebija pat minūte pagājusi, bet es atvainojos, es pārdomāju. Queen. Jā. Man arī bija grūti nonākt līdz atbildēji, bet man šķiet, ka tā kā ir tāds es neteiktu stulbākais vai bezjēdzīgākais pirkums. Pirmkārt, es ļoti daudz sūdzu pērku, bet tas telefona vāciņu daudzums. Man ir kaut kādi, es domāju, ka mums telefonam bija vismaz kādi 12 līdz 14 vāciņi bijuši. Un šobrīd tā kā ir viena, tā kā, ka man ir izdevība saklapāt nākamo, un tas ir tā kā, tie ir tādi bezjēdzīgie pirkumi, kas man ir bijuši. Man liekas, kaut kādus 4 mēnešus pirms nopirku savu iPhone, nopirku Huawei jaunu. Savu jaunu Huawei. Jā, es biju nopirku jaunu Huawei, un es staigāju ar viņu kādus 4 mēnešus, un bija tāds, nē. This is not it. Nāca dienas, un bija tāds, I need to get iPhone. Es nopirku iPhone, un mans Huawei vienkārši stāv mājās. Bet tu vari viņus vai pārdot, vai kādam uzdāvināt. Jā, kāda viņam būs vērtība. Tad es atkal domāju, es gribēju viņam tētim atdot, jo viņam ir telefoni, bet tajā brīdī telefoni citri, plus tur visās bildes ir tās Android bildes iekšā. Un citreiz darbā, jo man tā kā ir telefonā konkrēts tā kā skaistīgs Instagram profils var pievienot, un ja man nepievienot kādu vēl, tad es vienkārši ņemu to savu telefonu un pievienoju viņu. Jā. Skaisti. Un viņš man telefons mājas tā kā, ja man pēkšņi saplīst šis, tad es, lai gan then again, ja man saplīst šis, I would probably buy a new iPhone. I love that. Sants man tieši atsūtīja TikToku, kur tas bija Tele2 TikToks, kur es nāku ar saviem kolēģiem ar jaunu iPhone 14 Pro Max. Es jau vienu dienu pēc augstdienas nāku atrādīt kolēģiem. Jā, es to TikTok filmēju, tāpēc tev viņai esmu gribēju, lai viņam ir engagements. Bet tas arī bija tu. Tā kā, jā. Okay.
Labi, nu tad tas ir īstenībā arī viss šovakar. Paldies, ka bija ar mums, un es ceru, ka tu arī kādu drinku iešāvi par to, ka 3. sezona ir nu jau atpakaļ. Tātad tas pats schedules katru otrdienu pulkstens, nevis katru otrdienu. Tiekamies pulkstens 6 šeit pat, Rojas Kapī, vai arī YouTube, vai tavās ausīs Spotify. Piesakumus visās sociālajās tīklos, tos var atrast mājaslapā nobīde.lv, kā arī buymeacoffee.com/nobīde. Un mums joprojām ir e-pasts. Rakstiet mums uz e-pastu. Arturs @nobīde.lv, Leticija @nobīde.lv, Santa @nobīde.lv, nobīde@nobīde.lv. Jā, tieši tā. Es varu zīmēt. Un Leticija? Šis ir vibes. Jā. Lūk, labi. Lai tev burvīgs tās 2 nedēļas. Un... Stay cool! Stay cool. Labi. Stay cool. Čau!